Labs vakars mūsu dizaina kopienai brīnišķīgai un sāksim tad šī vakara meetupu. Tūlīt padalīšos ar ekrānu. Jā, prieks mums redzēt visus tik kuplā skaitā un un šīs dienas mūsu tēma būs veltīta digitālo produktu dizainam. Mums šodien būs divi brīnišķīgi runātāji. Tātad Gustavs Cīrulis un Orients Anvari, kuri tad padalīsies savā pieredzē ar kādiem tad izaicinājumiem un kādus mums vajadzētu iekšējos procesus arī izveidot, lai tiešām pēc iespējas kvalitatīvāku un labāku šo digitālo produktu izveidotu. Un sākumā tad padalīšos ar to, ievērojam, ka mēs tātad, ja mēs nerunājam, tad izslēdzam visi mikrofonus, tad noteikti esam atvērti un rakstam pēc iespējas vairāk jautājumus, kādi tad mums rodas un droši rakstam visus jautājumus čatā. Tad uz visiem jautājumiem arī pēc katra runātāja atbildēsim. Un arī, protams, ja ir vēlme, noteikti varam pacelt roku un uzdot arī mutiski jautājumus, tikai priecāsimies arī par šādiem jautājumiem. Un, protams, arī esam laipni viens pret otru un cieņpilni un izbaudam šo te vakaru. Un arī mūsu meetups tiek ierakstīts. Kas tad mēs esam, kas šo te visu organizē? Esam jau diezgan kopā skaitā, bet šodien noteikti vēlos vairāk tieši pieminēt Irinu Ganēviču, kura mums ir pēdējā laikā pievienojusies, un tiešām liels prieks un aplausi Irinai, kura mums ir tāda UX izpētes guru un ar lielāko arī deksmu un prieku šobrīd arī līdzdarbojas. Un tas, ko mēs arī noteikti vēlamies atgādināt un aicināt, ja kādam arī ir vēlme līdzdarboties kopienā vai piedalīties kādās aktivitātēs, tad mēs noteikti tikai vienīgi priecāsimies un aicinam mums arī piebiedroties un noteikti droši mums rakstiet Slackā vai kādā citā kanālā, uzrunājiet un nākat un palīgā mums piedalīties un organizēt lietas un aktivitātes. Bet kas tad mums ir jauns noticis no kopš pēdējā meetupa? Tad, mēs ar vien vairāk augam Slack kopienā virtuālajā, esam jau 223 kopā aktīvisti, kas tad šeit darbojamies un dalamies zināšanās, un tādēļ arī jāaicinu pievienoties noteikti šeit, ja vēl neesam pievienojušies, tātad dalīties gan ar idejām, gan ar, kas mums ikdienā ir varbūt kādi izaicinājumi, kas varbūt strādā labi vai nestrādā tik labi, vai arī ar kādiem darba sludinājumiem un visu šo mēs varam noteikti dalīties tur. Tad vēl Slack kopienā mums ir tāds kafejošanas kanāls, kur tad arī katru pirmdienu mums izveidojas pāri, kur tad mēs varam savā starpā arī aprunāties arī par ikdienā aktuālām tēmām. Un arī jau Facebook grupā arī esam jau plašs pulks un arī kā arī LinkedIn. Bet par šīs dienas plānu, ko tad mēs darīsim, tātad mums būs arī dažas aktivitātes, bet tātad noteikti mūsu šī vakara centrā ir mūsu runātāji Gustavs un Orients, un tātad pēc katra mēs arī būs jautājumu un atbilžu sesijas, tātad kur tad droši arī aicinam uzdot pēc iespējas vairāk jautājumus, lai tiešām varam arī apmainīties ar šīm savstarpēji ar zināšanām. Bet tas, ko aicināšu darīt šobrīd, aicināšu visus ieslēgt kameras un pamāt. Sekosim mūsu tradīcijai, kur tad mēs uzņemam katra meetupa bildi. Jā, izvēlamies labākos rakursus. Un noteikti būsim jau bildes uzņēmuši. Un turpināsim tālāk. Jā, un tad pirms ķeramies klāt pie mūsu iedvesmojušiem skaistajiem stāstiem, tad sāksim ar nelielu iesildīšanos un šoreiz mazliet atgriezīsimies bērnībā. Un tas, kā mēs to darīsim, tātad Krišāns mūs pēc laiciņa sadalīs virtuālajās istabās, kurās mēs būsim pa 4 grupiņās, un sākumā katrs iepazīstināsim ar sevi, kas mēs esam, un arī atcerēsimies par to, kas tad mēs bērnībā gribējām kļūt. Piemēram, es esmu UX dizaineri, bet bērnībā es gribēju
kļūt par arheoloģi. Vienu brīdi arī vēlējos būt veterinārā ārste. Un, jā, tad aicinājums tiešām atgriezties bērnībā, padomāt, kas tad mēs vēlējāmies būt un savā starpā tad komandās arī padalīties. Ļoti ilgs laiks mums nebūs, tam mums būs 5 minūtes, tādēļ ļoti detaļās neieslīgstam, bet tad iepazīstinam ar sevi. Tā, dodu zaļo gaismu Krišānim mūs teleportēt. Because pretty often next to the visual part, there are also the descriptions how to use this element. And design system is used by large. Jā, esam visi nonākuši atpakaļ. Nu, brīnišķīgi, man liekas, bērnībā mums ģeniālas idejas, par ko mēs vēlētos tiešām būt. Mums jau tā kosmosa tēma parādījās un visādas citas. Un tas, ko es aicināšu, tad kuriem ir vēlme, varam čatā iemest, tad, kas mēs esam šobrīd pēc profesijas un kas tad mēs vēlējāmies būt bērnībā. Tad droši padalāmies, kuriem ir vēlme, tad arī čatā ar visiem. Tā. Vai mums ir kādas idejas? Tā. Jā, mums bija kosmonauti. Jā, tad noteikti mēs varam tad vēl dalīties. Un tad skatos, jā, prezidenta tēma arī, jā. Skolotāji, dejotāji, mūziķi. Brīnišķīgi. Varam turpināt dalīties. Un tad, jā, tad jau iesim tālāk un dosim vārdu jau mūsu runātājiem. Tātad vēlreiz šodien mums būs 2 lieliski runātāji. Gustavs Cīrulis, kurš ir vadošais dizainers Intercom, kurš tad padalīsies principos, kādi tad mums būtu jāievēro tad, kad mēs veidojam šo te digitālos produktus, un Orients Envari, kurš tad ir vadošais dizainers Sonarworks. Un arī padalīsies par to, kāds tad ir iekšējais process tieši Sonarworks. Bet tad sākumā tātad mums runās Gustavs, padalīsies ar savu stāstu un pieredzi, un Gustavs jau Intercom darbojās jau 8 gadus, kur tad ir kā vadošais dizainers un palīdz arī citiem dizaineriem augt un attīstīties un veidot šo te kopējo dizaina kultūru un arī tiešām palīdz vadīties tātad šajos te principos, lai pēc iespējas kvalitatīvāku dizaina šo te produktu arī izveidotu. Gustav, tad dodu vārdu tev. Un, jā, un tad visus noteikti aicinu piefiksēt jautājumus un likt čatā, un tad pēc stāsta tad arī visus jautājumus uzreiz arī izrunāsim. Tā, es tad beidzu šērot ekrānu un dodu vārdu tev, Gustav. Čau visiem! Es nošērošu savu ekrānu. Ir redzams? Okay. Jā, ok. Jā, kā jau man ir teicis, mani sauc Gustavs. Es pamīdīšu malā šo toolbaru. Jā, mani sauc Gustavs, esmu vadošais produkt dizainers Intercom. Un es tur strādāju jau vairāk kā 8 gadus. Un es jau tagad pateikšu, man kaut kādā ziņā bišķiņ grūti runāt latviski. Esmu pieredzējis 8 gadus par šo tēmu, tieši runāt angliski. Kā ja es meklēju kaut kādus vārdus un neatrodu, tad es vienkārši teikšu angliski, vai arī ļoti ilgi mēģināšu izdomāt, kā ir latviski. Bet, jā, Intercom ir platforma, kas ļauj biznesiem komunicēt ar saviem klientiem. Un iespējams, jūs esat jau redzējuši kādās mājaslapās to mazo rimbulīti, kur var nospiest un atverās messengers biznesa mājaslapās, kur var komunicēt ar šo biznesu. Un šis messengers ir tāds galvenais, pēc kā var atpazīt Intercom, bet patiesībā tur ir daudz dažādi rīki tieši priekš biznesiem, lai tie varētu komunicēt ar saviem klientiem, lai varētu viņus atbalstīt, ka tie jau ir reģistrējušies un ir aktīvi lietotāji. Dažādi rīki, lai palīdzētu jauniem lietotājiem, kas tikko pievienojušies, sākt lietot to produktu, un arī dažādi rīki priekš mājaslapas apmeklētājiem, kas vēlās kļūt par tavu produktu lietotāju. Un viss ir orientējās ap šo messengeri. Un,
veidiem, kā palīdzēt produktiem augt. Tas ir tas, ar ko es nodarbojos ikdienā. Es palīdzu veidot dizainu. Pats amats ir tāds tā kā pa vidu starp hands-on design work, kad es pats veidoju dizainus, bet arī palīdzu citiem dizaineriem un mentoring un coaching un tādas lietas. Un šodien es pastāstīšu par to, kādēļ, manuprāt, principi ir nepieciešami, kad tiek veidot produkti. Kādus principus mēs izmantojam mūsu pašu komandā un kā šie principi ietekmē to, kā mēs strādājam ikdienā. Un tā galvenā doma principiem, kāpēc tie ir svarīgi, ir tas, ka tie palīdz veidot vienotību vai alignment. Un, lai palīdzētu saprast, ko tas nozīmē, es pastāstīšu tādu stāstu, kā tas izskatās ikdienā. Kad uzņēmums tiek tikko izveidots, tā dibinātājiem ir ļoti viegli doties vienā virzienā, pieņemt lēmumus, kas ir saskaņā ar viņu uzņēmuma misiju, vīziju, stratēģiju. Visiem ir viegli strādāt vienotā veidā. Es mēģināšu. Šeit kādam mikrofons ieslēgts. Bet jā, ar laiku šai komandai pievienojas jaundarbinieki un dibinātāji palīdz tos apmācīt. Un joprojām lielā mērā izdodas strādāt vienoti un, kad ir gana maza komanda, ir iespējams joprojām virzīties vienā skaidrā virzienā. Taču ar laiku tiek pieņemt vēl un vēl darbinieki, arvien vairāk, un tad šie darbinieki sāk paši pieņemt jauns darbiniekus. Un viņi sāk apmācīt šos darbiniekus. Un tad šie jaunie apmācītie darbinieki sāk paši pieņemt jauns darbiniekus. Un ar laiku attīstās vienkārši tāda situācija, kurā uzņēmumā trūkst vienotības, kad visi dodas vienā skaidrā virzienā un katrs dodas savā virzienā un ir ļoti strādāt dažādos veidos un vienkārši tā nav tāds efektīvs veids, kā strādāt kopā. Un tādēļ principi palīdz veidot šo vienotību. Un tā principi kā tādi ir priekšlikumi, kas ietekmē to, kā darbinieki uzvedās, lai palīdzētu tiem sasniegt konkrētus rezultātus. Un labi principi palīdz atkārtot to, kas strādājas pagātnē, izvairīties no kļūdām, kas pieļautas pagātnē, un visiem būt vienādai izpratnē par to, kā strādāt kopā un kā sasniegt rezultātus. Un es pastāstīšu par to, kādi tieši principi tiek izmantot Intercomā un kā tas ietekmē to, kā mēs strādājam. Šie ir Intercom principi. Start with the problem, think big, start small, learn fast, ship early, ship often, un deliver outcomes. Un tie ir tie principi, ko mēs ievērojam, un viņi ir izdrukāti kā plakāti un izvietot kā ofisam, un cilvēki viņus izmanto, kad runā par, kad viņi pieņem kādus lēmumus. Un katram ir apakšā tāda dziļāka doma par kādēļ viņš eksistē un arī kā tas ietekmē to, kā mēs strādājam. Tad pirmais princips ir start with the problem. Un ideja šī principa ir tāda, ka tavs produkts ir tikai tik labs, cik tava izpratne par to, kādu problēmu tas risina. Jo liela daļa uzņēmumu galu galā neizcīl. Un bieži vien problēma mēdz būt tajā, ka tie nespēja izveidot gana pievilcīgu produktu priekš īstas un būtiskas problēmas gana lielā tirgū. Un iespējams tie līdz galam neizprot, kādu problēmu uzņēmums viņi atrisināt, un tieši lietotājiem, un dēļ tā nespēja atrast gan efektīvu risinājumu, vai iespējams tie risina pārāk mazu problēmu, kaut kādā mazā nišā, kas varbūt ir būtiska uzņēmumam, bet nav gana būtiski citiem lietotājiem. Vai iespējams tie risina īstu un labi izprastu problēmu, taču mazam tirgumam, kad nav grūti izveidot biznesu. Un, lai palīdzētu komandām pieturēties pie šiem principiem, vienmēr, kad mēs uzsākam jaunu projektu, mēs izmantojam šo koda dokumentu, kas satur dažādas šablonus un padomus, un
katram projektam tikt izveidot kopiju no šī dokumenta un izmantots kā source of truth, kur ir dažādi dokumenti un palīdz komandai būt vienai vietai, kur tiek saglabāti apraksti par dažādām idejām. Un, piemēram, un viņi ir organizēti pēc šiem principiem, tā kā start with the problem, think big, start small, learn fast. Un, kā es teicu, ir dažādi šie šabloni. Un, piemēram, šis ir problēmas apraksta šablons, kas tiek izmantots, lai aprakstītu, kādu problēmu mēs vēlamies atrisināt mūsu klientiem, cik būtiski ir šī problēma šiem klientiem un kā mēs zinām, ka tas tiešām tā ir, kādu izpēti mēs esam veikuši, lai zinātu, kad šī ir taisnība. Papildus tam mēs iekļaujam arī rezultātu rādītāju šablonu, kas ir outcome metrics, ko mēs pašā sākumā, kad uzsākam projektu, aprakstam, kas ir par problēmu un arī kā mēs izmērīsim, vai mēs esam atrisinājuši šo problēmu mūsu klientiem. Un kā risinājumi šai problēmai ietekmēs nevien mūsu klientus, bet arī mūsu biznesu un kā mēs izmērīsim to. Tas ir pirmais princips, kad mēs nodefinējam, sākam ar problēmu, nodefinējam par, ko mēs gribam atrisināt un kā mēs to izmērīsim. Tad nākamais princips ir think big, start small and learn fast. Un šeit saskaldīsim to mazākais daļās. Think big nozīmē to, ka bieži vien, kad tu uzsāc kādu jaunu projektu, īpaši jūs ieguldījis laiku, lai saprastu, padziļinātu kādu problēmu, grib atrisināt klientiem, bieži vien tev ir ideja par to, kā to atrisināt. Un ir tāda vēlme lekt tajā iekšā un uzreiz izmantot un iet uz priekšu. Un tā, iespējams, pat ir laba ideja, bet ar šo principu mēs vēlamies izvairīties no šī kārdinājuma ielikt jau pusgatavā idejā no paša sākuma. Ar šo soli mēs mēģinām nodrošināt, kad mēs domājam gan plaši, apsveram dažādas iespējas, kā atrisināt šo problēmu, meklējam kādas inovatīvas iespējas un mēģinām salīdzināt dažādus risinājumus un izvēlēties vislabāko, ar ko turpināt. Un, lai palīdzētu to darīt, vēl viens šablons iekšā šai dokumentā, ko mēs saucam par interconcept, kas palielam vienkārši apraksta dažāda veida risinājumus, tādā ļoti high level apraksta dažāda veida risinājumus, kā atrisināt šo lietotāju problēmu, dažādi koncepti, aprakstīts plus un mīnus šiem konceptiem, un lai var salīdzināt, kurš no šiem kāda ir ieguvuma, kāda ir mīnus. Un beigās, lai palīdzētu komandām savā starpā izvēlēties, ar kuru no šiem konceptiem turpināt. Papildus tam mēs ietveram arī dažādas padomas par to, kā domāt plaši, kā domāt ambiciozi, kā domāt atrast dažādas risinājumus vienai problēmai, kā domāt sistēmās, nevis tikai interface dizainā, un kā pieņemt lēmumu par labāko risinājumu. Tas ir think big. Un nākamā daļa šim principam ir start small and learn fast. Un ideja šim ir tāda, ka mēs daudz labprātāk palaižam nepilnīgu versiju, kas dodās pareizajā virzienā, think big, bet ir ļoti maza un ļauj mums, mēs labprātāk palaist to jau šodien, ja tā būtu maza, nevis pilnu risinājumu nākamēnes vai kaut kad vēl vēlāk. Jo šādā veidā mēs varam sniegt klientiem kaut ko vērtīgu, daudz ātrāk. Un mēs arī apzināmies, ka visticamāk mēs esam pieļāvuši daudz kļūdas savā risinājumā. Un sākot ar kaut ko mazu un dodot to klientiem un redzot, kā to lieto, mēs varam uzlabot savu risinājumu un balstoties no tā izveidot kaut ko labāku. Lai palīdzētu darīt šo, start small, mēs iekļauts ir scoping šablon, es nezināju, kā šo iztulkot. Bet lielam tas ir apraksts par to, kādas features mēs gribam iekļaut, piemēram, beta versijā vai pirmajā publiskajā versijā vai nākamajā versijā un
iespējams, ka vissvarīgākais, ko mēs negrasamies iekļaut, mēs varbūt ir mūsu ilgtermiņa konceptā, mēs grasamies, vēlamies to iekļaut, bet mēs sāksim kaut ko mazu, un šobrīd mēs aktīvi izvairīsimies varbūt no kādas no šīm featurēm. Papildus tam arī dažādi padomi par to, kā izvērtēt, ko iekļaut katrā versijā, par MVP vai minimum viable product filozofiju, par to, kādu informāciju var izmantot, lai pieņemtu labu lēmumu, ko iekļaut un ko neiekļaut. Un vienā īstenībā interesanta lieta par to, kas man šķiet interesanti šajā filozofijā, ir, kad scoping should hurt. Tāda tā ideja, ko mēs bieži vien atkārtojam, kad pirmajā versijā vajadzētu būt tādai, ka tev ir grūti viņu palaist. Liekas, ka tur kaut kas pietrūkst. Bet, ja tā nav, tad droši vien scope ir pārāk liels. Un bieži vien, kad tu palaidi to, atklāji, īstenībā pietika to, vai arī mums vajadzēja kaut kādu savādāk pagriezt lēmumu. Tā kā tas ir, tur padomāt. Un arī vēlamies iekļaut dažādas padomas par to, kā veikt izpēti ar klientiem, kādas tehnikas pielietot, lai izprastu gan lietotāju problēmas pašā sākumā, start the problem, gan arī, lai izpētītu šos interkonceptus vai arī jau detalizētus dizainus, dažādas tehnikas, ko var pielietot, dažādi padomu priekš komandām. Tas bija otrais princips, un trešais ir ship fast, ship early and ship often. Un ideja aiz šī principa ir tāda, ka ātrumam ir nozīme. Un svarīgi ir nevien tas, ko mēs darām, bet arī cik ātri mēs to izdarām. Ir īpaši startup pasaulē, kur uzņēmuma vērtību veido nevis tā gada ieņēmumu, bet gan tas, cik strauji tie aug. Un mēs ticam, ka produkts kļūst vērtīgs tikai tad, kad lietotāji to sāk lietot, un jo vairāk lietotāji to sāk lietot, jo straujāk mēs varam to uzlabot. Un jo straujāk līdz to var attīstīties viss uzņēmums un produkts. Un tādēļ mēs vienmēr meklējam veidus, kas saprast, kas mūs padara lēnākus un kā kustēties ātrāk. Piemēram, katra komanda piekdienās taisa team retros, kur viņi atskatās uz pagājušo nedēļu un izrunā, kas ir gājis labi, kas ir gājis slikti, ko darīt savādāk nākamnedēļ. Vai arī vēl viena lieta, ko mēs pielietojam, ir mēs esam aprakstījuši to, kā pieņemt, kurš ir atbildīgais par kādu veidu lēmumiem. Piemēram, kurš ir atbildīgs par roadmaps, kurš ir atbildīgs par intermission, kas ir tas problēmas apraksts, kurš ir atbildīgais par interconcept un scoping, un viss šis, kas ir nodefinēts jau pašā sākumā, lai nav tādas izplūdušas līnijas par to, kurš ir atbildīgais un kā pieņemt lēmumu, vai vajadzīgs kaut kāds apstiprinājums no kāda cita. Viss ir ļoti skaidri nodefinēts jau pašā sākumā. Un pašā pamatā tur ir vēl viens princips, kas ir tāds, ka mēs vēlamies, lai komandas ir ļoti saskaņotas stratēģiski. Katra iet vienotā virzienā, ir kompānijas stratēģija, produktu stratēģija un komandām stratēģija un viņu roadmaps un visi turās vienā virzienā. Un tur ir speciāls approval process, bet tiklīdz ir runa par izpildi, par to, kāds konkrēts projekts būs iekļauts roadmap, vai arī kāds būs risinājums, vai kāds ir intermission. Tur nav nekādas, neviens to neapstiprina, tikai tas cilvēks, kurš to vada, ir tas, kas pieņems gala lēmumu. Jo mēs vēlamies, lai komandas ļoti ātras un autonomas, kad viņas dodās pareizajā virzienā. Un vēl viens ļoti svarīgi, kad runājam par šiem lēmumiem, ir tas, ka mums ir skaidri nodefinēts, kurš ir atbildīgais, bet tajā pašā laikā super svarīgi ir be hungry for feedback. Ļoti aktīvi iet un meklēt dažādus viedokļus, atšķirīgus viedokļus no tā, kas atšķirās no tā, ko tu domā, un apsvērt to visu un galu galā pieņemt pareizo lēmumu. Tā kā tas bija trešais princips, un pēdējais, ceturtais princips ir deliver outcomes. Un ideja aiz šī principa ir tāda, ka risinājuma palaišana ir tikai pats sākums, nevis beigas. Un mūsu kā dizainera un projekta cilvēku darbs nav palaist jaunas features priekš klientiem, mūsu darbs ir izveidot biznesa rezultātus. Un tādēļ jau no paša sākuma mēs plānojam par to, ka pēc palaišanas būs nepieciešams veltīt laiku, lai
veikt uzlabojumus, lai cīnītos par to, kad lietotāji tiešām sāk lietot to, ko tu palaidi. Un līdz ar to galu galā sasniegt īstus un izmērāmus biznesa rezultātus. Un viens veids, kā mēs to darām, ir, mēs sekojam līdzi šiem rezultātiem. Un es pirmīt stāstīju par outcome metrics, kas tiek nodefinēti jau pašā projekta sākumā. Un mēs arī nodefinējam kaut kādus intervālus, kad mēs atskatīsimies un pārbaudīsim, kādi ir rezultāti šim projektam. Piemēram, pēc mēneša, pēc 3 mēnešiem, jo bieži vien tik līdz palaidi, tu nevari izmērīt, vai tas ir veiksmīgi atrisinājis problēmu vai nav. Un dēļ tā mums ir publisks Slack kanāls, kurā katra komanda iepaustē šos tādas atskaites, un viņas parasti ļoti īsas, tā kā var redzēt, tur ir daži punkti ar statistiku par to, kāda ir rezultāti šim konkrētajam projektam. Un mēs gribējām, lai tas ir ļoti caurspīdīgs process, un visi var redzēt, kāda ir rezultāti, un visi arī var viens no otra mācīties. Tur ir nevien kāda rezultāta, bet arī kādas ir kādas atziņas un kādas lietas, ko darīt savādāk nākamreiz. Tā kā, jā, šie ir tie 4 principi, ko mēs pielietojam uzņēmumā. Un tad pēdējā doma, ko es vēl pateikšu, ir, ka manuprāt svarīgi ir domāt par to, ieviest principus, nevis tādu ļoti striktu procesu, kā strādāt. Daudzas komandas mēģina izveidot vienotību pēc ieviešot tādus samērā striktus procesus, bet katrs projekts ir savādāks. Un dēļ tā šis mūsu process satur, un tas koda dokuments satur ļoti daudz padomus un šablonus, bet ļoti maz prasības, kas būtu obligāti jāizpilda pie katra projekta. Un līdz ar to arī viss tas process ir ļoti elastīgs. To var vai nu pagarināt vai pātrināt atkarībā no tā, kāda veida projekts šis ir. Piemēram, ja projekts ir ļoti inovatīvs, mēs iespējams veltīsim vairāk laiku think big, bet savukārt, ja tas ir, piemēram, kaut kāds table stakes gap, kas vienkārši ir, kur ir skaidrs risinājums, un mums vienkārši to vajag ieviest, mēs veltīsim daudz mazāk laiku, bet joprojām vēlamies domāt, sameklēt dažādas risinājumus, tad tas būs vienkārši skices uz tāfeles birojā. Tā kā tas process var būt ļoti elastīgs. Un galu galā viss mērķis šim ir vienkārši palīdzēt komandām izveidot augstas kvalitātes produktu pēc iespējas ātrāk. Tas arī ir viss. Pēdējais, ko es pateikšu, ir, kad ja kaut kas no tā izklausies interesanti un gribat uzzināt neko vairāk, mums ir mājaslapa, kur ir daudz dažādu resursu par to, ko izmanto mūsu dizaina komanda. Un arī, ja šāda veida darbs izklausās interesants, mēs meklējam jaunas darbiniekus, uzņēmums turpina augt. Tā kā varat papētīt, mēs meklējam praktiski visos amatos papildus darbiniekus. Tā kā, jā, tas arī viss. Paldies. Ja ir kādi jautājumi, es labprāt atbildēšu. Jā, Gustav, liels paldies tiešām par vērtīgo stāstu. Man liekas, tas tiešām parāda to, cik svarīgi ir, kad šie principi ir piefiksēti un dzīvi, un ka mēs viņi ir caurspīdīgi un mēs ar viņiem dalāmies. Jā, mums tie ir iekrituši arī vairāki jautājumi, un tad pirmais jautājums ir no Krišjāņa, un Krišjānis jautā, kurš piedalās šī dokumenta izveidē? Tieši pašā templates izveidēja vai pielietošanā ikdienas projektā? Jā, varbūt var pastāstīt vispār par šo, kāds vispār bija šo principu izveides ciklus, kā jūs viņu sākāt un kā jūs nonācāt līdz tam, ka viņam vajag būt tādam caurspīdīgam, kā tas vispār arī, pēc tam arī viens no jautājumiem ir arī par to, kā tas tiek ikdienā uzturēts un kā ir tiešām šī vēlme detalizēti visu piefiksēt, varbūt, jā, tad var tā pastāstīt. Jā, tur ir dažādi paši principi, ir lielā mērā nāk no pašu uzņēmuma dibinātāju filozofijas, un man šķiet, ka mēs viņus ieviesām, mēs intervējām, pašā sākumā šie principi tā kā vienkārši dabiski notiek, jo, kā es teicu, dibinātāji ir ļoti vienoti, un komanda, kamēr tā vēl ir maza, darbojas vienotā veidā, bet ar laiku vērts ir vienkārši to pierakstīt, un labākais, kā uzzināt, ir vienkārši runājot ar šiem cilvēkiem, kas ir ilgāku laiku šeit strādā, un dibinātāji, un saprast, kas ir tā galvenā esence, kas palīdz mums strādāt labāk komandai.
Un par pašu to koda dokumentu, man šķiet, ka viņš arī tika radīts tādā evolūcijas ceļā, ka sākotnēji mums bija vienkārši tikai intermission, tas bija vienīgais šablons, ko man šķiet, ka viens no vadošajiem projektu vadītājiem uzrakstīja pirmo šablonu, un ar laiku tas tika uzlabots, un ar laiku mēs ieviesām šo ideju par interconcept, un tas arī bija kaut kas, ko dizaineri paši izdomāja un evolūcijas veidā izveidojās. Un galā mēs to visu apvienojam vienā koda dokumentā, kur katra komanda, kad uzsākam projektu, var vienkārši uztaisīt kopiju un sākt aizpildīt viņu. Un tas joprojām tiek uzlabots un joprojām atrodam jaunus veidus, kā savādāk strukturizēt šo informāciju vai savādāk pieņemt lēmumus. Tā kā tas tāds evolūcijas ceļš. Un man šķiet, ka tas, kas varbūt strādā mums, nenozīmē, ka strādā visiem uzņēmumiem. Kā vērtīgi domāt par kādi principi ir būtiski tieši jūsu uzņēmumam, jo tie jums ir savādāki. Tad, ja Lena jautā tieši, kurš ikdienā pieskata šo dokumentāciju, kā tā tiek uzturēta, kā tiešām veidot ieradumu veltītam laiku, rūpīgi piefiksēt. Jā. Viena lieta, kas palīdz, ir tas, ko es rādīju šeit. Mēs esam nodefinējuši, kas ir šīs dažādās fāzes vai dažādi lēmumi, kas ir jāpieņem, un kurš ir atbildīgs par to. Piemēram, roadmaps, weekly goals, intermissions, interconcept, scoping. Kad ir nodefinētas šīs fāzes un svarīgie lēmumi, un mēs esam nodefinējuši, ka šeit, piemēram, pie intermission, projekta vadītājs atbildīgs par to, interconcept, designers, scoping, PM. Un katrs no šiem darbiniekiem arī galā ir atbildīgs, lai tas tiktu izpildīts. Tas ir tāds galvenais veids. Tad Katrīna jautā, ka pieminēja, kāpēc projekta palaišanas arī jūs sakojat līdz rezultātiem, ir šī atskaita, un tad tas jautājums ir par to, kuri tad ir tie vissvarīgākie punkti, kas būtu jāiekļauj atskaitē un kas dotu tiešām tādus labus insightus un feedbacku, ko pēc tam tad tiešām var arī visi izmantot. Jā, tas ir, šis ir tas pamats, ko mēs izmantojam par outcome metrics. Un tur ir gan tas, kā izmērīt to klientu ieguvumu. Piemēram, mēs taisam macros, kas ir inbox, kur support reps communicating with the clients, inbox, un ir macros, kas ir saglabātas atbildes, ko viņi izmantot. Piemēram, ja mēs uzlabojam, mēģinām atrisināt problēmu, kur ļoti daudz laiks tiek pavadīts, lai sameklētu īsto atbildi. Mēs šeit iekļautu mērījumu, kā, piemēram, cik ilgs laiks aiziet, lai nosūtītu pareizo saglabāto atbildi. Un kāds ir, cik tas aizņem šobrīd un kāds ir mūsu mērķis, un līdz ar to mēs varam izmērīt to. Un vienmēr mēs mēģinām atrast nevienu šo lietotāju problēmu, bet arī kā tas galu galā ietekmēs mūsu biznesu. Piemēram, churn vai revenue, ieņēmumu vai cik cilvēki pēc to produktu. Un mēģinām savilkt kopā šo lietotāju problēmu ar biznesa problēmu. Kā šīs ir tādas galvenās lietas, ko mēs iekļaujam. Un arī vienkārši feature adoption vai tiek izmantot tā lieta, ko mēs palaižam. Un atkal varbūt kaut kādi mērķi, kur cik mēs sagaidām, kad tie tiks izmantoti. Tad vēl Jolanta jautā. Tad Jolanta saka, ka pieļauju, ka šī pieeja ir dzīva un mainīga, un kā papildināt ar jaunām pieejām, un kad pārskatāt, vai visai vien šajos principos strādā. Kāds šis process ir, Jā, kā jūs teicu, tas process ir dzīvs, un viņš tiek uzlabots, un šis ir tikai sākuma punkts. Bieži vien komandas
pieliek kaut kādas savas idejas pa virsu. Tas nav tā, ka tikai aizpild lauciņus un visus viņus kaut kā mēdz uzlabot viņus un kaut kādas jaunas idejas izveidos un labās idejas citi cilvēki sāk kopēt. Un galu galā, ja gana daudz cilvēku to sāk kopēt, tad mēs vienkārši uzlabojam šo šablonu. Vai arī kaut kāda šablona vai idejas, kas netiek izmantotas, tad vienkārši izņemam viņus ārā. Tas ir tāds evolūcijas ceļā par to, kā cilvēki paši atklāja, kas strādā un kas nestrādā. Orients jautā, vai jūs izmantojat praksē jobs to be done un varbūt arī vairāk pastāstīt, kā tieši jūs izmantojat? Jā, mēs izmantojam jobs to be done un parasti šajā aprakstā par problēmām, kad mēs mēģinām atrakstīt, kas ir lietotāja problēma. Labs veids, kā to aprakstīt, ir izmantojot jobs to be done framework, kas tā galvenā ideja ir tāda, ka tu mēģini aprakstīt nevis, kas ir auditorija un kaut kāda stereotipa par šo auditoriju, mēģini aprakstīt, kas ir konkrēts darbs, ko cilvēks mēģina izdarīt. Tas formāts parasti ir man nestrādā smadzenes, bet jā, mēs izmantojam, un mums ir arī dažādi raksti par to, un viņi parasti tiek iekļauti šeit, problem statement. Tad, Ieļena, interesēs, cik liela ir Intercom dizaina komanda kopumā un kurš veido šo te lielisko saturu par dizaina praksēm mājaslapā? Jā, pati dizaina komanda, tieši produktu dizaineri, man šķiet, ka esam ap 30 šobrīd, bet mēs diezgan strauji šobrīd augam. Un R&D, kas ir Research and Development, kas iekļauj projektu vadītājus un researchers un programmētājus, mums šeit ir ap 300 vai 200 kaut kas tāds, apmēram kaut kā tā. Un blogā rakstā pilnīgi visi darbinieki, jebkurš var izdomāt ideju un uzrakstīt blogpostu, un mums ir komanda, kas palīdz ar idejām, palīdz ar uzlabot to pašu saturu un izlabot savas kļūdas. Tieši content komanda, kas palīdz visiem, kas vēlās rakstīt. Jo mērķis ir tāds, mēs vēlamies tādu ļoti autentisku saturu, kas ir pataisno no kāda programmētā vai no dizainera vai projektu vadītāja vai kāda, kas ir sales komandā, stāsts par to, ko viņi redz, nevis tādi, varbūt abstrakti, kur tikai kaut kāda editors komanda apraksta. Tikai viss piedalās. Lieliski. Un Jūlija arī saka, paldies liels par prezentāciju un interesējas par to, kurš projekts tev visvairāk sajūsmina pēdējā laikā no veiktajiem projektiem. Varbūt tad padalīties, jā. Lepojies. Jā, dažādi, par ko es vēl nevaru šobrīd stāstīt, bet viens no tiem, kas jau tik palaist kādu laiku atpakaļ, jau ir saucās Product Tours, kas ļauj, tad, kad cilvēki piereģistrējās, piemēram, produktam un tu gribi viņiem parādīt, kā tas strādā, mēs izveidojām tādu rīku, kas ļauj izvest cilvēku stūrē un pastāstīt, šeit ir, kur izveido projektus, un šeit, lai izveidot pirmo projektu spiet šeit, un viņš tev izved tam cauri un pastāst, kā lietot. Un tas bija tāds ļoti interesants projekts no dizaina un tehnoloģiju viedokļa, jo mēs izveidojam tādā veidā, ka to var darīt bez jebkāda koda, vienkārši viss ir tādā what you see is what you get formātā. Un tas bija interesanti pie tām strādāt, tīri no UX veida. Tā bija interesanta problēma. Un tas, ka mēs ļoti cieši strādājām ar programmētāju un veidojam prototipus. Un, piemēram, šim projektam, tas, ko es stāstīju, ka process ir elastīgs, šim projektam tas bija ļoti izstiepts, jo mēs vēlējāmies būt ļoti inovatīvu, ko savādāk. Mēs veltījām ļoti daudz laika, lai izstrādātu šos prototipus un testētu viņus ar lietotājiem un atrastu, kāds ir labākais tieši dizaina risinājums, lai varētu viegli izveidot šīs stūres. Un tas bija interesanti. Bet, jā, kā es teicu, citos projektos mēs iespējams to ļoti saspiestu un ļoti, ļoti īsts būtu tas think big stage. Un tad Zana vēl mums interesējas arī par to, kā validēt, ka ideja būs vērtīga un nepieciešams tajā investēt naudu, lai ieviest. Un kā tiešām pārliecināties, ka ieviestā ideja vai funkcionalitāte atmaksājas.
tieši kādas praktiskas metodas. Jā. Ir dažādas lietas, bet viena lieta, kas ļoti palīdz man šķiet, ir vienmēr atgriezties pie šī dokumenta par to, kas ir problēma, ko gribu atrisināt, un salīdzināt savu dizainu ar šo problēmu. Un, protams, ir vērtīgi veikt šīs sarunas ar komandu, un tas ir labs veids, kā virzīties priekš, bet, protams, ļoti svarīgi arī izpētīt to ar īstiem klientiem. Un, tāpēc mēs bieži vien izveidojam kaut kādus šos konceptus, kas varbūt nav pilnībā attīstīti high fidelity dizaini, bet ir wireframes vai pat vienkārši apraksts par to, ko mēs domājam. Un mēs sazināmies ar klientiem un izrunājam šīs idejas. Ir īpaši ar klientiem, kuriem šī problēma ir aktuāla. Sazināmies ar viņiem un parādām savas idejas un dzirdam, ko viņam saka un uzlabojam. Un tas ir tāds galvenais veids, kā mēs izvēlamies, kura no visām idejām būs labākā. Un vēl viens jautājums no Arta. Saka, jā, tāds izaicinošs jautājums, kā tu sadali šo darbu starp kā dizainers un kā vadītājs? Varbūt arī padalīties. Tieši manā personīgajā amatā vai kaut kā vispār? Jā, okay. Jā. Jā, kā es teicu, ka gan taisu hands-on dizainu, gan arī mentorēju cits dizainers. Es nezinu, man šķiet, ka jo vairāk tu strādā vienā sfērā, jo pirmkārt tas sāk strādāt ātrāk un līdz ar to var vairāk izdarīt, bet arī es mēģinu kaut kā sadalīt to laiku. Piemēram, man ar katru dizaineru ir reizi nedēļā mēs sazvanamies un tas ir 1-1, kur mēs stundu pavadam kopā un izrunājam par to, pie kā viņš šobrīd strādā un varbūt kaut kāds kopā risinām kādas problēmas, vai vienkārši izrunājam jau gatavus dizainus, vai reizēm mēs runājam par to, kā attīstīties savā karjerā, vai kaut kādas problēmas, ko viņi saskata ar to, kā viņi strādā ar savu komandu. Un tam vienkārši ir jau iepriekš nodefinēts laiks, cik es tam veltīšu nedēļā. Strādāju ar 4 dizaineriem, tad 4 stundas nedēļās veltīšu, lai šīm 1-1 sapulcēm. Un pārējā laikā sakoju līdz, ko viņi postē, mēs izmantojam Basecamp, lai dalītos ar šiem interkonceptus, vai arī tā kā šeit, piemēram, kodēs vēl arī. Tā kā, jā, es nezinu, es mēģinu sabalansēt abas divas un mēģinu atrast laiku abiem. Tad Kristīna jautā, kur jūs iegūstat lietotājus UX testiem? Tad tiešām cilvēks, kas velta laiku jūsu scenārijiem un dalās ar iespaidiem un pieredzi. Jā. Dažādi veidi. Mums ir paveicies ar to, ka Intercom īstenībā ir ļoti labs rīks, lai sazinātos ar klientiem, jo viņu izmantot nevien, lai atbildētu uz klientu jautājumiem, bet arī tev ir iespējams redzēt, kas ir tavi lietotāji, un tu vari atlasīt lietotājus pēc konkrētiem kritērijiem, piemēram, lietotāji, kas nav izmantojuši kaut kādu konkrētu feature, vai varbūt nav gan aktīvi, to visu tiem datiem var sekot līdzi, un var vienkārši sazināties ar visiem lietotājiem, kas atbilst šiem kritērijiem, un aizsūtīt viņiem message, un bieži vien viņi ir atvērti runāt, un tad mēs parasti saskaņojam kaut kādu laiku, kad mēs sazvanīsimies un parādām to konceptu. Man šiem mēs izmantojam arī citus rīkus. Es neatceros, kā viņš ir Respondently vai kaut kas tam līdzīgs, kas ļauj atlasīt lietotājus pēc konkrētiem kritērijiem arī. Un tas ir vērtīgi tad, kad mēs varam sazināties ar cilvēkiem, kas nav Intercom lietotāji, kas varbūt izmanto konkurentu produktus vai kā citā veidā. Varbūt vienkārši mēs testējam šo messengeru, gribam sazināties ar cilvēkiem, kas pirmo reizi mūžā redzētu šo. Ir dažādi rīki, kas ļauj atrast cilvēkus pēc konkrētas auditorijas. Paldies, un pēdējais jautājums no Norberta. Norberta saka noteikti arī paldies liels par prezentāciju, un jautājums ir par to, vai darbs ir no mājām, un vai mājas lielākoties ir Latvijā? Pārsvarā darbs ir vai no Londonā vai Dublinā. Es pats dzīvoju Dublinā 4 gadus, vēlāk pārcēlos uz Berlīnu un slēdzoši nesen uz Latviju.
Bet jā, pārsvarā tur ir komanda un pārsvarā cilvēki arī tiek meklēti tieši tur uz vietas. Ir daži izņēmumi, bet tas ir salīdzinoši reti. Bet darbs pats Londonā vai Dublinā ir cilvēku izvēlēties. Tīpaši kopš Covid mēs ieviesām savādāku veidu, kā strādāt, kad cilvēki izvēlēties vai cik viņi vēlās būt birojā, būt dažas dienas nedēļā vai pilnībā, vai arī grib doties uz biroju katru dienu, cilvēki izvēlēties tāds hibrīd modelis. Un jā, tā kā pielāgojamies. Labi, liels paldies tiešām par brīnišķīgo stāstu. Man liekas, ļoti vērtīgi un arī liels paldies par daudzajiem jautājumiem. Ja vēl jautājumi rodas, tad noteikti varam arī likt čatā un vakara gaitā noteikti visiem atbildēsim. Bet šobrīd tad dosimies 5 minūšu kafijas pauzītē un pēc 5 minūtēm tad atgriežamies un tas būs stāsts no Oriana. Tad tiekamies pēc 5 minūtēm. Paldies. Un tātad nākamais runātājs mums šī vakara būs Orians, kurš tad pastāstīs, kā notiek dizaina process Sonarworks. Un Orians ir arī ar ļoti lielu pieredzi, tātad jau vairāk nekā 15 gadus darbojās digitālā produktā izstrādes tātad industrijā un arī ļoti interesants produkts, kur tad tiek strādāts ar to, kā uzlabot mūzikas pieredzi. Tas varbūt arī tāds neparasts produkts un noteikti ar lielāko prieku dzirdēsim tavu stāstu un pieredzi, kā tad tas notiek pie jums. Tad dodu vārdu tev, Orian. Jā, paldies liels un čau visiem. Es tagad mēģināšu, tūlīt ir jāsaka tas, ko nedrīkst teikt, vai jūs redzat manu ekrānu, droši vien, ka nē. Vēl ne, bet noteikti tūlīt redzēsim. Man ir tūlīt, man te jādabū ir kaut kādas sistēma preferences. Tas nekas, mēs tūlīt paskatīsimies vēl. Es tieši šodien vienu kolēģi tā kā strostēju par to, ka viņš nemāk tā kā nošārot ekrānu, un es atpārsās. Tūlītās tagad man vajadzēs uztaisīt vēlreiz kvitu un atnākt atpakaļ tūlītās. Jā, droši, protams. Tā, tikmēr paskatīsimies, kādas mums ir citu mūsu komandu idejas. Domāju, ka pēc UX speciālistiem pieprasījums tikai pieaugs, jo AI var aizstāt tehnisko pusi, bet ne empātiju. Jā, tieši tā arī varētu būt, ka tieši tehniski varētu mums uzlaboties, bet tiešām varētu būt vairāk tīri šeit izaicinājumi tieši empātijas pusē. Tāks. Un Orients mums jau ir atpakaļ. Ļoti zinīgi. Jā, un redzam. Jā, ļoti labi. Tā. Es arī esmu viens no slinkajiem. Es arī varu pievēroties Gustavam, kad ir ļoti grūti visu šito uztaisīt latviski. Man liekas, ka ja es to pat uztaisītu latviski, neviens nesaprastu. Tā kā es esmu noslinkojis un visu uzrakstījis angliski, bet es runāšu latviski. Tā kā redzēsim, kā mums tur ies ar tiem visiem terminiem. Man liekas, ka arī katrā ziņā, ja pēc tam kaut ko vajadzēs iegūglēt, tad vismaz zinās, kā to sauc. Tad tā. Kas vispār esmu es? Es ieliku tādu vēsturisku bildi, es nezinu, no kura gada tas ir, bet tas ir no tiem laikiem, varbūt, kad vēl pelēm bija vadi un varbūt arī kaut kādas dizainus tur drukāja ārā un nes uz sapulcēm. Tā kā es principā, var teikt, tas produkta dizains jau lēnām viņš tā kā ir tā izveidojies, tā kā emerged no kaut kurienes. Tā kā, principā, es to produktu dizainu esmu ļoti ilgi strādājis un kopš tiem laikiem, kad tur vēl bija visi zīmēji Photoshopā, tā kā es teiktu, es esmu kaut kādā veidā izsekojis līdz tam visam progresam, kur no tāda web designera esmu kļuvis par produktu dizaineri, produktu dizaina komandas vadītāju. Tā kā, tad kaut ko es esmu pieredzējis arī. Tā. Tas, ko es tagad daru, es strādāju Sonarworkos. Sonarworks ir tāds latviešu startups, kurš taisa, tā var teikt, tā kā skaņas tehnoloģiju nākotni. Un, tas ir tāds, es tur strādāju jau kaut kādus gadus 7 varbūt, sākot ar to, kad es biju vienīgais dizaineris, freelanceris, kurš
tā kā kopā ar founderiem tā kā zīmēja kaut ko viņi bija sazīmējuši varētu Google, tur nezinu kur, un ar viņiem domāja kaut kādas pirmās produktu iterācijas līdz beigās, tad jau mēs esam izauguši, kur mums ir produktu komanda ar dizaineriem, user researcheriem un copywriteriem. Tā kā, tas ceļš tā kā ir bijis tāds ilgs, bet ļoti arī pieredzes bagāts. Teiksim tā. Nu, jā, un tas, ko tas SonarWorks dara, man liekas, ka ir pareizi teikt, ka mēs īstenībā tas, ko mēs darām, mēs taisam tehnoloģiju, ne tik daudz kā, tie produkti ir vairāk tādi, kas iepako to tehnoloģiju, to mūsu skaņas. Un tādas pamatā tādas naudas pelnīšanas lietas, ar ko mēs pelnām naudu, ir divas. Viena ir, ar ko mēs sākām, kas ir tas Sound ID referents, kā tā saucās, kas ir softiņš priekš teiksim, audio inženieriem vai cilvēkiem, kas rada skaņas saturu būtībā, varētu tā teikt. Un viņš pārsvarā ir vērts uz tādu pro auditoriju. Un tas ir tagad tas oranžā daļa ir tas, ko mēs taisam priekš patērētājiem, jo dabīgi tā kā tas pro produkts ir tāds nišas produkts, kurš, protams, tas tirgus ir tik liels, cik viņš ir, un mēs gribam izplasties, un mēs gribam to skaņas tehnoloģiju, to benefitu arī nodot katram mums kabatā. Protams, cik mēs tur tālu ar to visu esam, tas tā, bet tā būtu tādas divi produkti, kas mums ir. Tas ir arī diezgan atšķirīgi, jo viens ir tāds rīktīgs pro un viens ir parastais patērētājs, un tas arī tur ir diezgan daudz izaicinājumu tajos approachos, kā to visu vispār sadalīt kaut kādus varbūt procesus. Jā, tas teiksim, tas mūsu user researcheri vai, nezinu, mēs paši darot user research, mēs esam nonākuši pie tādas labas atziņas, ka tajā produktā būtībā tā mūsu tā pievienotā vērtība, ko mēs darām, ir angliski var teikt confidence, pārliecība par skaņu. Tas ir tas, ko mēs actually pārdodam, un tas produkts, tas, ko viņš dod. Varbūt šis nav tās baigi labais, jo viņš to nevar izmērīt, bet tā varbūt tāda vairāk tāda strateģiska vīzija. Bišķī tas izstāstīšu, nav tik vienkārši kā tāds sāsts, kur tur ir skaidrs, ko mēs darām. Tur būtībā ir skaņu studijas, un skaņu studijās ir skaļruņi, un skaņu studijās arī ir austiņas, kaut kādas ierīces, tāpat kā mums kā dizaineriem monitori. Ja viņi tur rādītu greizi šķībi visādas krāsas, mēs neko nevarētu īsti uztaisīt. Tad tiem skaņu cilvēkiem arī ir līdzīga problēma ar tām tumbām un austiņām, ka tā skaņa, ko viņi dzird, kad viņi to mūziku miksē, viņi nav uzticama. Un tas mūsu produkts tā kā rada viņiem to tā kā nomērot un izmērot to, kāda tā skaņa viņiem ir, tad viņi var attiecīgi viņu pielāgot tā, lai viņi patiešām būtu neitrāli. Tā kā, būtībā ir tā, ka tie cilvēki tur sēž tajā savā studijās un nelīdz galam varbūt zina, kā tad īsti, kas tad tur viņiem skan, tad tas mūsu produkts, tas, kas ļauj to saprast un nomērīt. Mēs neesam mazi, tādā ziņā tas produkts ir tāds sava veida viens no tādiem industrijas līderiem, jo mēs neesam tur vienīgie, kas to dara. Es esmu sarakstījis visādus zināmus vārdus. To produktu lieto apmēram 100,000 skaņu studijas visā pasaulē. Visticamāk, arī šie mākslinieki kaut kādas dziesmas ir veidotas izmantojot mūsu programmatūru. Tā kā tur ik pa laikam mums arī uz supportu atraksta kaut kāda vietēja slavenība, varbūt ne vietēja, bet vispār slavenības. Tā kā, mēs zinām to, ka mēs tajā audio industrijā esam diezgan tādi established tajā pro audio. Tas softs izskatās tā. Tur ir tāds liels grafiks pa vidu un tā, bet es vienkārši gribēju parādīt, kā tas izstāsta, par ko es tur runāju. Pamatā tur ir visādas tehniskas detaļas, kuras varbūt neiešu iekšā. Tas, ko mēs kalibrējam, šobrīd ir austiņas, stereo skaļruņi, un tagad tas, ko mēs taisam, kas ir tas the new exciting thing, ir immersive audio, kur droši vien citi arī tur parunāja par to, ka tur VR nāk, un tāda telpiskā skaņa ir tāda audio industrijas nākotne, un tad mēs arī tagad veidojam to mūsu risinājumu, lai viņš arī palīdzētu tiem, kas rada telpisko skaņu. Basically spēlē spēli, tev helikopters lido pa virs, un tad, tur arī dabīgi viņiem ir tās skaņas problēmas.
Tad, jā, kā es teicu, tā ir kaut kāda tāda pro niša, kur tur tie cilvēki, tās skaņu studijas ir tik, cik viņas ir. Un pamatā arī, varbūt daži jūs zinat, mums ir arī investīcijas, un tās investīcijas ir pamatā tāpēc, ka mēs veidojam arī plaša patēriņa tā kā produktu, kas ir, kā mēs viņu saucam, Sound ID, kur tā doma, varbūt man te tagad uzslēgsies tā doma, jā, šitas tas slaids. Būtībā te tāda lielāka filozofija ir, lai saprastu, ko mēs darām, ir, ka, teiksim, jūs jau visi zinat, ka tur ir austiņas, kas skan vienā skanējumā, un ir austiņas, kas skan citā skanējumā. Pirmkārt, visas tādas mūsu audio ierīces, protams, tur ir kaut kāda hardware limitācijas, bet viņas skan atšķirīgi. Un nereti mēs, teiksim, arī cilvēki pērkot tās skaņas iekārtas, viņi varbūt arī izvēlās tās skaņas iekārtas pēc tā, kā viņas skan. Tas dabīgi, tā kā, teiksim, kāds klausās tur elektronisko mūziku, varbūt viņš tur paņem kaut kāds, kur tur vairāk basi ir, varbūt kāds, kas klasisko klausās, viņam tur vairāk, lai tā kā skaidrāk būtu tā skaņa. Un tā problēma vispār eksistē tādā lielā mērogā, kā mēs varam iedomāties uz to, ka mēs tur uztaisam varbūt dizainu tur ar pelēkiem burtiem, un tie pelēkie burti, kur aizēj uz user testu, un redz, ka tie pelēkie burti vispār nav nekur salasām. Tā kā, līdzīga problēma arī vēl tur ir ar to, ka tā skaņa no tiem audio inženieriem, kā viņi dzird, viņi tā īsti netranslējās uz mūsu ierīcēm. Tā kā tas tur ir tāda lielāka problēma. Un, jā, ko es par to gribēju pateikt, ka īstenībā tas, ka tās iekārtas skan atšķirīgi un tā translācija tur starp to studiju un mūsu tām skaņas iekārtām ir tur tas viss tas pārnāvums, tam tā nevajadzētu būt, jo to tehniski var atrisināt, un tas ir tas mūsu tas lielais mērķis, lielā vīzija, ka mēs tā kā varētu padarīt to, ka tās ierīces skanētu gan tā kā mākslinieks grib, un gan kā cilvēkam patīk. Tā kā mums tur ir visādas iespējas to izdarīt. Tā kā, tad sanāk, tur varbūt beats austiņas skan tā kā AirPod, un AirPod skan kā austiņas, kā beati, vai ne? Teiksim, tie paši AirPod arī visiem cilvēkiem skan vienādi, kaut gan mums ir gan dzirdes atšķirības, gan tas, kā mums, teiksim, patīk, kas mums patīk no skaņas un tādas gaumas lietas, un to mēs visu varam uzoptimizēt. Un tad mums ir mūsu tāda mobila aplikācija, tad pagaidām viņa tādā diezgan agrīnā steidžā, kur tu vari uztaisīt dzirdes testu, tur uztaisīt skaņas preferences testu. Mēs arī, zinot, kā tās austiņas skan, mēs viņus varam izkalibrēt un uztaisīt tā, ka tās austiņas skan wonderful. In a way to profilu var pēc tam pārnest. Tu izveidojot, uztaisot testus, audio testus, tu vari uztaisīt savu skaņas profilu. Tad es tā ilustrējis esmu apmēram, kā tas izskatās. Mums ir tāds patterns, ko mēs ģenerējām atkarībā no tā, kāda ir tā līkne, patīkamā tā kā skaņas un tā. Šits jau ir tirdziņā, tā kā šito mēs smējamies darbā, ka to nopirkt arī jau tagad AliExpressā, jo mums ir visādi ķīniešu partneri, mums ir arī tur Grell, kas ir tāds diezgan jau nopietni tāda audio kompānija, kas no Sennheiser ir atgājusi. Tā kā kopumā jau ir apmēram kaut kādi 200,000 austiņas ar to mūsu tehnoloģiju pārdodas. Tā kā kaut kas notiek un ir forši, kad tā ideja tā kā materializējās. Jā. Un tad tagad es esmu izstāstījis to lielo stāstu par to, kas mēs esam, vismaz ir tas konteksts. Un tagad ir tā daļa, kur es pastāstīšu par to, ko tad mēs īsti šito visu taisot esam iemācījušies. Un es tā ilgi domāju, kā tad īsti to izstāstīt, un tad es iedomājos, man pēdējā laikā ir tāda interese vispār es tur sāku lasīt par visādiem tur vēsturiskajiem simbolismiem un tur iebraukt dziļi kaut kādās mitoloģijās, tie ir tādam vakara priekam. Un tad es domāju, ka varētu būt diezgan interesanti izstāstīt šo te caur tādu kā taro kāršu prizmu. Tagad visiem ir varbūt tur kaut kāda red flags, šis džeks tulīt stāstīs mums par kaut kādiem kristāliem, ka tur vīraks ir jādedzina. Tas bear with me, tas nebūs par to. man nav kaklā kristāli un viss būs ok. Tad, būtībā ir, varbūt jūs tur ir kaut kāds, varbūt iepriekšēji tā saskarsme ar to taro bijusi. Es pieļauju, ka viņa bijusi tāda diezgan shady, kad šitas jau ir tāds jau uz robežas. Bet, būtībā, jā, tās kārtas, kas vispār, kāpēc tas ir mani interesē, jo, viena lieta tā, ka pirmkārt tas ir kaut kāds ļoti sens vēsturisks artefakts,
Viņš ir kaut kādā 14. gadsimta radies. Tur ir tādas kārtas. Viņas būtībā bija tā, ka bija tās spēļu kārtas, kuras mēs zinām mūsdienās. Visi zina, ka tur tajā kalodā ir iekšā džokers, bet vēsturiski bija tā, ka tur bija vēl vairāk tādas kārtas kā džokers iekšā. Un te rekur es esmu viņas visas izlicis, kādas tā apmēram viņas ir. Šis ir tāds diezgan sena versija viņām. Un tas, ka tās kārtas satur tādus universālus simbolus, principā. Es domāju, ka visi te ir tādi pusminus vizuāli cilvēki un cilvēki, kuriem patīk sistēmas, tad šitā ir diezgan interesanti tāda sena sistēma ar tādiem vēsturiskiem simboliem. Jā, tā kā mūsdienās, tur nezinu, protams, ir cilvēki, kas ar viņiem mēģina pariķot nākotni, par to es nestāstīšu, bet ir, teiksim, daudz, kas viņu izmanto kādos radošajos procesos, pēc, kad tie simboli ir tik, viņi ir interesanti tajā ziņā, kad arī mūsdienu cilvēks uz viņiem skatoties var viņus savā veidā analizēt un kaut kā savā veidā interpretēt. Un tā vērtība varbūt ir tajā, ka ne tik daudz, ka tur tie simboli tev kaut ko pastāsta, bet tīri tā tava interpretācija par tiem simboliem. Ja to var saprast, tas, ko tu tur redzi, ir tieši tā interesantā lieta tajā visā. Jā, tā kā, tur ir, protams, šitajā var braukt riktīgi dziļi iekšā. Es atzīšos, ka esmu iebraucis, bet tā nav šitā sarunas tēma. Es vienkārši gribēju pamēģināt parādīt tos mūsu produktu insights ar tām taro kārtīm, un tad jūs varētu apmēram saprast, par ko ir runa. Jā, tad ņemot to taro par pašu sākumu, taro sākās ar tā lielā, tā ir mazā arkāna, viņi sākās ar tas, kas mūsdienās ir džokeris, kas ir tā kā muļķis, vai ne? Un tas muļķis viņam ir tāds sainīts kaut kāds, kaut kāda bagāža, tā kā viņš tur skatās augšup un ar tādu, viņi staigā tur var skatīties pa zāli, vai ne? Un tad, tā doma, ko es gribēju pateikt, ir, ka īstenībā jau mēs kā produktu dizaineri, jā, protams, mums tur ir kaut kāda best practices, bet tas, kur mēs operējam, ir tāda liela nenoteiktība un mēs neesam tā kā inženieri un tā domāšana, bišķīt arī viss tā dizaina domāšana, viņa ir tāda kā tāda, savā veidā tur ir vajadzīgs tāds muļķa mindsets par to, ka mēs tomēr nezinām daudz lietas līdz galam un daudz ir baigi trial and error. Un tas varbūt ir tāds banāli un šabloni šis izklausās, bet man liekas, ka ir ļoti svarīgi pieņemt un to apzināties, ka mēs neko īsti līdz galam nezinām. Un es domāju, jebkurš, kurš pasēdējis user testos ar super nopulētu dizainu un visi pēc Norman Nielsens teiktu, ka šis ir krutākā lieta, var saprast to, ka mums ir jābūt atvērtiem. Tas ir tāds iesākums varbūt tam visam. Nākamā kārtas, pirmā, es brīdinu, ka nebūs visas kārtas, jo citādi es nepaspētu. Nākamā kārtas ir tāda mana atziņa, kas ir mums radusies, kad, teiksim, tādos dizaina pirmsākumos, vai, kad dizaina komanda sākās, ir diezgan svarīgi saprast, vai vispār mums ir tā kā visi vajadzīgie rīki. Jo, ir tā, ka tas dizains, viņš jau nesastāv tikai no varbūt kaut kāda vizuālā dizaina. Teiksim, vai tur ir visāds tāds plašs diezgan skillsets, kas ir vajadzīgs. Un teiksim, runājot par tādu dizaina komandu vai vispār dizainu kompānijā, ir jāsaprot, vai tiešām viss ir. Un vai, teiksim, visi saprot aptuveni, kas ir, kāda ir kaut kāda gestalta principi. Tur, kur, teiksim, lietas grupējās, kāda tur ir, kādas atstarpes, tur vizuālā hierarhija, vai mums ir kaut kāda relatīvi maza UI biblioteka, tur, kur ir tāda kind of best practice. Vai mēs te visi zinām, kādas ir kaut kāda UX heuristikas, vai mēs zinām, kāda ir ierastie paterni. Vai mēs zinām, kāda ir best practices of handoff, vai mēs zinām user research, basic un usability evaluation, kaut vai, kā mēs kādus testus ranojam un tā. Jo tas, man liekas, ka ir bieži, ka tādā sākumā, kad ir tāda maza komanda, kad kaut kas no tā viss iztrūks. Un dažreiz to dara, teiksim, produktu cilvēki, dažreiz to dara paši dizaineri, un tad tur nav tā īsti līdz galam viss. Tad, teiksim, tā kārtas tādā ziņā, tur, teiksim, pastāst to, ka, varbūt uz to produktu dizainu var skatīties kā tādu trīskājainu ķebli, kur ir engineerings, kas ir developeri izstrādātāji, tur ir produkts, kas vairāk atbild par biznesu metrikām, un tad ir dizains, kas tur, vai tas vispār, tas, ko mēs te veidojam, tā saskārtni kaut kā arī tam lietotājiem ir. Un, ja tam dizainerim nav tas toolsets, tas ķeblīts apgāžās, tad tur tā naudiņa viņam rokā nav. Tad, kur sanāk tā metafora par to taro, tas strādā.
Nākamā lieta, kas ir, ko es esmu novērojis, kas arī mums diezgan ilgi ir bijis, varbūt, ka tā dizaina virtuve, viņa ir tāda relatīvi noslēpta un neintegrēta. Un man liekas, ka tas arī ir kaut kādos tādos pirmsākumos mazām komandām, kad ir tāda, ka tur tie dizaineri, viņi ir tāda kaut kā tāda atsevišķa suga. Un, tur ir kaut kādas vairākas lietas par to, ka tomēr ir svarīgi to dizainu virtuvi vērt vaļā, un to es iesaku, vienmēr tas jau lielākoties nāk no kaut kādām varbūt nedrošīgām vai kā, bet runāties ar visiem izstrādātājiem, stāstīt par to, kāpēc kaut kas ir vispār ticis izveidots. Un, teiksim, tas, kas ir ļoti svarīgi, teiksim, mums ir, ko es saprotu, ka tas arī tā kā vairo tādu vispār sapratni par to, ko tur tie dizaineri īsti dara, ir, ja dizaineri ļoti labi māk pamatot, ko viņi, kāpēc ir izdarījuši. Un tajā brīdī, kad dizaineri aktīvi sāk pamatot un stāstīt visiem, reku daram šitā te, vai tas actually doesn't matter, jo tas ir kaut kāds vienkārši tur vizuāls errors, tas tā kā tā saules, varbūt tie pilieni, tā kā viņi visai komandai iet virsū un visi sāk saprast, un kāpēc vispār kaut kas ir tā ticis darīts. Un tas nav tā, ka tur dizainerim tā ir paticis, bet tas actually varbūt ir ar kaut kādu pamatojumu. Tā kā tas, man liekas, ka ir ļoti svarīgi, kad arī, teiksim, ja jūs taisat, teiksim, ja jums ir kaut kāda design reviews vai jums ir kaut kā, teiksim, ar to komandu, kur tā kā tiek viss atrādīts, ka tur ir ne tikai dizaineri, kas tur savā sulā vārās, bet ka tiek pieaicināti arī ārēji, jo viņi tādējādi arī mācās ar to argumentēšanu. Un jā, arī viena lieta, kas ir, man liekas, svarīgi, ir saprast, ka, tas, ka mēs mākam kaut kādā figmā kaut kādus klučus sabīdīt, tā nav mūsu vērtība. Tā vērtība ir, teiksim, tā dizaina domāšana un viss tas, kā mēs argumentējam, kāpēc mēs kaut ko darām, tās zināšanas. Tā kā, jā. Vēl viena lieta, kas ir, ir tas matchmaker mindset. Varbūt tas vairāk ir tā kā man, bet nereti ir tā, ka cilvēki, viņi kaut kā sāk, teiksim, izveidojas tādas silos, vai ne? Tas, no kā visi grib izvairīties, ka tur ir kaut kāda dizaina komandas stūrī, viņi tur sēž kaut ko dara, jo mums dizaineri ir integrēti komandās produkti, arī kā Gustavs stāstīja. Man liekas, kas arī īstenībā ir the right way, nevis tur ir kaut kāds aģentūras modelis. Tā kā, tad tas matchmaker mindset ir tāds, ka domāt par to, ka, hei, aizēj tu ar šito parunājies, moš tas tev izstāstīs šito, un moš, ka jūs abi divi tur tagad pasēžat kaut ko izdomājat, jo tas tomēr nevienmēr tā dabīgi notiek, un mums tās komandas varbūt nereti ir ļoti peldošas apkārt, tāpēc, ka tur ir viens dizainers var strādāt, varbūt tur ir kaut kādām citiem tīmiem, un tur ir kaut kādi citi, varbūt, jo tie dizaineri, jā, viņi strādā savā komandā, bet tur varbūt piesaistīti, teiksim, kaut kāds web tīms, varbūt, kas tā kā nav īsti produkta tīms, tā kā tā ir viena lieta. Arī, teiksim, to pašu handoff, man liekas, mums nav tā, ka mums būtu baigi atrunāts, kā mēs tur kaut kādas lietas nododam izstrādātājiem vai kā mēs viņiem strādājam, bet tas vairāk ir par to, ka pašiem būtu jāatrod tas veids, kā tas notiek, jo tas tomēr dabīgi nenotiek un kādam tas būtu jāpieskata. Tas pats arī, jā, protams, ka tās komponents neeksistē tikai tur kaut kādā figmā, bet tas arī reāli ir ar kodu vienotā valodā. Tā, tad nākamā lieta, kas ir tāds... Te ir tā taro kārts, kas ir Amore, kas ir, ko visi zina, kur ir tā taro kārts ir interesanti, jo tur ir tā, ka tur ir tas Herkules, tas tur no mitoloģijas, kur viņam bija tā māte, kas tur visu kaut ko stāstīja un par to viņas to mīļoto. Tā kā, klausoties, ko jums, kādi dati ienāk, es nezinu, tas ir varbūt arī tajā, ka kaut kādā brīdī tie dati nāk tā ļoti haotiski, jo ir, teiksim, viens ir kaut kāds anekdots, ko visi zina, tur, kas tur nestrādā, kas tur, ko tur, šitas te baigi struntīgi uztaisīts un tā. Un nereti tiešām tur ir taisnība, bet nereti arī datos neko tādu nevar redzēt, un tas ir kaut kādi pieņēmumi. Viņi dabīgi izveidojas, teiksim, no supporta, tad no kaut kādiem džekiem, kas kaut kur pie kaut kā aiziet, kaut ko patestē, un, vienmēr cilvēki vienkārši ir tas, ko es gribu teikt, ir, ka tā kā ir jāuzmanās no tādiem anekdotāli visādām lietām, jo viņas arī, teiksim, tie produkti inside, viņi tur pelda apkārt tā kā pa tām visām komandām, ja viņi ir tādi relatīvi tuva. Un kaut vai birojā kāds tur pīpētavā kaut ko runā, tur pirms vispār sāk tā kā aktot, un uz to tomēr vajag pārliecināties. Tāpat arī tur tā kā ir kaut kādas iespējas citreiz, ka kāds attaisa kaut kādu PowerPoint ar kaut kādām random personām. Tas mums vairs nenotiek, bet man liekas, ka agrīni var saskarties ar to, ka ir kaut kāds random PowerPoints, kur ir kaut kādas personas, kuras pilnīgi, es nezinu, no kurienes viņas ir radušās, un tad viņas pelda apkārt, tad visi taistām personām kaut ko. Tad ir tā, ko es saucu par to support komandas dziļo depresiju, jo support komanda, viņi dabīgi ir tāda depresīva komanda, ja runa ir par lietojamību, tāpēc, ka viņi saskarās visu laiku ar kaut kādām konstantām problēmām,
un viņiem vienmēr būs kaut kādi, jo viņos klausās. Protams, tas nenozīmē to, ka nevajag viņos klausīties, vienkārši vajag skatīties, kā tiešām vai tie dati arī to stāsta, un kas vispār tur notiek. Tu vienmēr vajag papētīt dziļāk, pirms tā kā aktot. Tad arī ir vēl, kur ir problēmas, kas mums ir arī diezgan, kur ir kaut kāds roadmaps ar kaut kādām, kaut kādu nākotnes funkcionalitāti. Šis jau vispār ir pirmkārt tas traps jau tā kā, kad netiek strādāts tur baigi agile, bet tiek izveidots kaut kāds roadmaps ar featurām, un tad tās features, un tiek taisīta pirmā iterācija. Protams, tur viss kaut kas paliek aiz tā skopa, un tad ir kaut kādas kritiskās features, un viņām, un teiksim, tas dizains, ko palaiž tajā MVP, viņš dažreiz viņā tiek saliktas, šitajā caurumā būs tā nākamā feature, ko mēs taisīsim nākamajā iterācijā. Un šitas actually var uztaisīt baigākos struntus, jo tas dizains, teiksim, tas MVP, viņš nav tāds self-sustained, bet viņš tā kā ir kaut kāds tāds waterfallīgs, kur tā kā, šitajā caurumā būs tas, un tas nekad netiek uztaisīts, jo tad, kad tiek palaists MVP, actually ir skaidrs, ka tā kā tur nekas tāds īsti nebūs. Tā kā, tas, ko mēs droši vien cenšamies darīt, ir baigi avoidot šitādas lietas un skatīties uz to MVP, ko mēs laižam kā tādu holistika lietu, kas būs tāda pati par sevi, nevis tur tā kā tev šitajā caurumā mēs tur ieliksim to pogu, tā ka mēs viņu nākamajā sprintā uztaisīsim. Tad vēl viena lieta ir arī par to, kas ar to feedbacku ir darīt tā, ka dažreiz kaut kādas lietas nesaprot un vai tur tā kā nepaskaties līdz galam, tad man liekas, ka ir svarīgi, ka tu domā tomēr par to, ka tas responsibility ir tavā pusē kaut kādas lietas saprast, kas ir ar tiem insightiem, jo nereti viņus, teiksim, ja katrs tā kā visu pieņem par dotu, tad var būt strunti. Jā, un arī tas, teiksim, ka testē prototipus vai actually lietu, kas darbojās, ir tomēr jāsaprot, ka tas prototips nevienmēr, teiksim, mums ir tie prototipi ar skaņu. Mēs nevaram uztaisīt prototipus Figmā, kur skan. Varbūt mēs varam, varbūt ir kaut kāda rīka, ar ko var, bet būtībā tā pieredze ir pilnvērtīga tikai tad, kad mēs dabojam īstenībā to tehnoloģiju. Tā kā mēs īstenībā ļoti cenšamies maksimāli būvēt tādus ātrus prototipus, nevis, kas actually ir funkcionāli, nevis tur apjomīgi testēt kaut kādas figmas, jo tas, ka tur tā skaņa nav, ir ļoti, ļoti, ļoti struntīgi, lai vispār kaut kādus insights vēl jau ievākt. Tā kā, protams, tur kaut kādiem sāsiem, varbūt tur tie funeļi ir tādi, ko tu figmā var diezgan labi nosimulēt, bet mums tur ir tāda problēma ar to, ka skaņa nē, bet vispār, jā, tur ir noteikti jāskatās, tas viss ir tādu grain of salt, tā kā, Tā, nākamā lieta ir, man liekas, ka līdzīgi kaut kam arī pieskārās Gustavs par to, kas ir vispār, jā, kāda tam, ko mēs vispār darām, kāda ir tā vērtība, kāds ir tas outcomes, tas outcomes, kāds viņš ir lietotājiem, kāds viņš ir biznesam. Jo, protams, ir tā, ka lietotāji visu kaut ko baigi daudz mēdz prasīt, bet daudz, kur arī tur ir kaut kādas problēmas, kuras var izsnāt, kur actually nav nekāda biznesa pamatojuma. Daudz tur ir diezgan viegli noburinot diezgan daudz stundas tajā visā. Mēs paši esam diezgan daudz šitajā trepā iegājuši, ka tu ņem un optimizē tur kaut kādā e-veikalā kaut kādas lietas, tūlīt taisīs baigo AB testu, tik būs, un beigās, teiksim, tā funkcionalitāte izrādās drausmīgi sarežģīta, un ir sanācis tā, ka mēs esam notērējuši tik daudz stundas, un tas ieguvums varbūt tur ir 3-4% pieaudzis, kas tur varbūt nozīmē kaut kādas 1000, 2000 vai $10,000, kas actually netranslējās vispār. Tas bija bezvērtīgi. Tā kā, to visu noteikti vajag tā kā kaut kā ņemt un mērīt un skatīties līdzi. Un arī tas, ko mēs tā kā darām, ir daļēji mēs domājam par to, lai tā kā, ko optimizēt, lai tu varētu ātri nošipot, un mēs nevis tā kā dizainēšanas pēc. Es nezinu, tas varbūt ir tāds diezgan vienkārši lieta, ko pateikt, bet es tiešām ļoti bieži esmu novērojis, ka tā kā lietas tiek vienkārši dizainētas, kas ir tā kā, dzird tāda istaba, kur tā kā ir tādi klikšķi, kur labi pa kreisi, tā kā. Protams, ka tas vienkārši jāsaprot, kas ir tas, kas pievieno vērtību tajā produktā un kur ir vērts ieguldīt to laiku. Un tas, kas tur ir tas pēdējais mans punkts, ka, dažreiz vienkārši pietiek kaut ko uzzīmēt uz tāfeles, un tas ir tā kā pilnīgi fine, un tas ir tas, kas dod tā kā vislielāko vērtību. Nevis tā kā tur kaut kādas high fidelity baigi lietas. Tad nākamā lieta ir šitas te, es te nepastāstīju, kas te bija tajā taro kārtī. Tur bija tā kā tur tā sieviete lēja tā kā to benefitu tā kā iekšā pasaulē, tā kā, un deva to vērtību skatoties uz produktu vīziju stratēģiju zvaigznēs.
tad te mums ir šitas te ir tas dizaina velns, ka mēs bišķīt arī pieskāros. Tas varbūt tas vairāk ir cilvēkiem, kas tā kā ir nākuši no kaut kādiem, nezinu, vizuāliem backgroundiem, un varbūt man personīgi tur ir kaut kāds, visiem ir kaut kāds sava veida tāds OCD varbūt iekšā. Un, tā kā šito vajadzētu piečnīt, tur sēdi to izstrādātāju, tur tā kā varbūt kaut kādu tur gridu mēģina piedzīt, tā kā, un kaut kāds, tur line spacings, tur 3 pikseli nav, tā kā vajag tur, vai arī tā kā, bāt, mums šitas onboardings, te nav forši, mums vajag tur reāli core funkcionalitāti pamainīt, tā kā, un tur ir tā kā kaut kāds tāds, tas OCD, kas varbūt valda dažreiz pār mums. Un no tā noteikti vajadzētu kaut kā viņu apzināties. Vismaz, ko es tur esmu uzrakstījis, teiksim, ir kaut kādi ļoti dārgi dizaina artefakti, kaut kādas dizaina sistēmas, kaut kādas tur ir kaut kādas entās permutācijas, tiek 2-3 nedēļas taisītas, kas nekad tā kā neredz dienas gaismu un ar kodu viņām vispār nekāda saistība nav. Tad ir daudz, kas arī īstenībā, man liekas, ka tagad mēs jau mūsdienās diezgan daudz lietas gatavas. Tā kā, vai tur vajag būvēt tā kā supporta centru no nulles, vai var Zendesku vienkārši paņemt un tur nomainīt krāsiņu fontus, tā kā that's pretty fine. Tā kā, un ka tur Zendeskā tas logus neizskatās tieši tāpat kā pirmajā lapā. Ir diezgan daudz lietas jau gatavas, un es jūtu to, ka tas arī, man liekas, ka programmētājiem ir, ka tā kā viņi pārraksta kodu, viņi pārtājas kaut kādas lietas, vienkārši pārtaisīšanas pēc, jo tā kā, tur kodēt kaut ko pretīgi. Un tas, man liekas, ka arī ir tāds diezgan liels traps, kurā iebraukt, tāpēc, ka tad, kad tu sāc taisīt lietas no nulles, tev viss ir jāuztais no nulles, un nereti tā kā tu tur kaut kur pusceļā jau tev ir tāds. Tas mums ir bijis, teiksim, tur kaut kāda, teiksim, kodiem e-komerciju un to pašu supporta centru, ka mēs tur kaut ko no nulles taisījām, kaut kādu custom frontiku, un tad beigās mums bija viss tur čau. Arī mēģināt arī kaut kādas jaunas UI patterns ieviest. Tas arī ir dārgi. Tīri no testēšanas. Jauni tādi UI patterni, kas tā kā varbūt kaut kur citur neeksistē. Teiksim, mēs to skaņas testu tur taisījām. Mums arī bija tā kā, tur viens tas, ka tu tur ļoti, ļoti uzmanīgi jābūt, kā tu tur taisi testu, jo mēs pēc tam tos rezultātus izmantojam jau arī kaut kādā zinātniski, lai tur optimizētu to visu. Tā kā tur arī mēs kaut kur bišķīgi nobraucām greizi ieviešot kaut kādas reāli jaunas UI patterns un pēc tam mokoties, lai viņi vispār strādātu. Vai arī tur, teiksim, vēl es tur esmu pierakstījis, kad ir tas syncing and component mutations, ka tā kā tur vienai komponentē ir 50 mutācijas, kuras nevar uzturēt. Tāpēc, ka it kā jau varēja izmantot to vienu visur, bet tad tu paņem uztais vēl trešo. Un tad šitas, es izmāju, laikam esmu pāri laikam jau bišķīt, es tūlīt saraušu. Un tad ir šitas te ir šitā ir tā nāves kārts, ko, ja tev zilnečs to izliek, tad ir jāiet uz bāru, vai ne? Tas būtībā ir par to, ka vienmēr pēc kādas palaišanas, tur ir tā kā, man liekas, ir tā grāmatā Shape Up, kas ir, ko tie Basecamp džeki uzrakstīja, un tur viņiem ir tāda forša lieta par to, ka viņiem ir tie cooldown, teiksim, pēc sprinta ir cooldowns. Tad kaut kas tiek palaists, ja ir maza komanda, tur vienmēr ir kaut kāds jau nākamais tasks, jau nākamā lieta, kas jādara, un tev nav vispār laika to kaut ko tur piekārtot, tu tur steigājies kaut ko nodevis, kaut ko uztaisīs. Tur tas handoffs viss ir off, un nereti vienkārši vajag pat vispār evaluētot, kas vispār ar to risinājumu ir noticis, kādas tur metrikas nāk iekšā, kas tur ir. Un tam vajag reāli laiku, un to laiku visticamāk neieplānos, vismaz mums, kas ir produkta cilvēki, kas plāno darbus, kas plāno darbus komandām, jo mums tās komandas varbūt tik ļoti neorganizējās. Tā pašorganizējās, tur ir kaut kādi darbu plānotāji. Un tad sanāk, ja tu īsti nepaprasi to, ka, hei, man te vajag īstumā sakārtot, kas tur notika ar šitiem datiem, vai tas viss ir baigi svarīgi to laiku ieplānot, jo citādi tā kā sarodās baigām izkaste. Tas arī ir tad, kad, teiksim, tiek radītas jaunas lietas, kas notiek ar vecajām. Un, nezinu, pieņemsim, labs piemērs ir kaut kāds rebrandings, tagad jūs nomājat logo, atrodat tās visas vietas, kur tas vecais logo ir palicis. Tā kā, tas ir par to, un tāpat arī ir visādi artefakti, kuri noveco, un jums ir jāiet līdzi un jāskatās, varbūt tas, kas tur bija, varbūt tagad tur tās pogas, actually, tie telefoni sāk palikt lielāki un tā. Bet vienkārši tas par to, ka radot jaunas lietas, kaut kam ir jānotiek ar tām vecajām, un tas viss ir jāuztur. Tas pats arī, teiksim, ir par tām featurēm. Lai ir tā, ka arī mēs, teiksim, tur Gustavs arī to teica, ka tā kā, hei, mēs netaisam features, mēs taisam tā kā outcomes, kas ir lietotājiem kaut kāda actually vērtība, tad
Bet tās features aizvākt no eksistējoša produkta ir ļoti grūti. Un tas vispār ir jādomā, jo tad, kad jūs viņu tur ieviešat, jums pēc tam viņi būs jāmaintaino. Kas notiks, ka tur, nezinu, iznāks jaunais Windows vai jaunais iOS, un jums tur būs tā feature kaut kā sakārusies. Tā kā, tas viss kaut kas tāds, kas ir jāparedz, plānojot jaunas lietas un radot jaunas lietas, kas notiks ar tām vecajām. Tāpēc tur ir tas cirpējs, kurš cērp tās rokas, jo tās rokas nereti tās vecās lietas sasien. Jā, tad arī par to, kad ir tas design leadership, vai ne? Mums tā dizaina komanda nav liela. Mēs esam kopā ar trīs dizaineri, citreiz mēs esam 4-5. Mums tur tas viss tā kā bišķīt mainās un varijē, bet tomēr ja ir viens dizainers, varbūt ne, bet ja ir divi, tad ir jābūt vismaz kaut kādam basic tādam design leadershipam, jo ja viņš nav, tur kādam tas būtu jāuzņemās, varbūt tas nav tur jauna vizītkarte ar vadītājs, bet tas ir tas, ka tur tomēr tai funkcijai ir jāeksistē, un tad kā ja jums tur ir kaut kādas produktu komandas, tad tur arī ir labi, ka vismaz viņi divi tā kaut kā alainojās, kad ir kāds, kurš tā kā skatās, vai tur visi forši, vai tur tā kā vispār notiek kaut kādi tie design operations. Tāpat, kas tur kaučo tos cilvēkus, tā kā, kas notiek, ka tagad viens dizainers ir tur salamājies ar izstrādātāju, vai ne? Ko darīt tad? Un vispār kaut vai vien tas, ka ir jāuztur tāda iekšējā kaut kāda dizaina kultūra un ir jāuzmanās baigi no tā, ka pat ja tur ir tie divi dizaineri, ja viņi savā starpā nerunājās, un viņiem nav tur kaut kādas visādas lietas, ko viņi kopā dara. Tas nenozīmē, protams, to, ka ir jātaisa procesi vienkārši tāpēc, ka ir jābūt procesiem, bet ir par to jādomā, ka tur ir kaut kāda sava veida leadership, kaut kas, kas velk to dizaina kultūras operāciju vilcienu. Jā, un te man ir tā kā šitas te taro, es viņu ieliku, tur ir tas Lepape, kas ir mācītājs, varbūt pie viņa ir tie divi apustuļi, varbūt tur vienu to mācītāju vajag, bet tur ir interesanti, ka tajā taro tas izkārtojums diezgan līdzīgs tāpat kā tajā sātana kārtī, kur man tur bija. Tur arī tur ir tā kā tas sātans. Tad vajag, lai tā kā tie dizaineri nepielūdz to sātanu, bet lai viņi pielūdz to papi, kas ir tas viedais dizainers ar lielo pieredzi. Jā, tas no manis arī viss, es te bišķi pārskrēju pāri laikam. Tas, ko, lai nobeigtu šo taro ciklu, tad tur ir tā, ka tā taro ir tā pēdējā kārts, kas ir tā pasaules kārts, un tad, tas ir tas mans vēlējums, lai jums darba dzīvē, lai jūs esat gan uztveroši, receptīvi pret ienākošo feedbacku, gan jūs esat aktīvi, gan jums ir laba darba samaksa un nesačakrēt muguru, sežot pie datora un var radoši izpausties. Nav dusmas pret priekšnieku un arī jūs intelektuāli attīstīties. Tā kā, tas būtu tāds taro vēstījums, kas ir vienkārši tāds basically applicable visiem. Tas no manas puses viss. Jā, mēs arī ik pa laikam meklējam darbiniekus. Šobrīd mums ir atvērta viena user researcher pozīcija. Varat paskatīties, varat man uzrakstīt, ja gribat kaut ko parunāt, gribat par taro parunāt, arī varat man uzrakstīt. Jā. That's it, un liels paldies, ka jūs mani uzklausījāt. Es ceru, ka bija noderīgi, tā kā iespējams varbūt bišķīt haotiski, bet that's life, right? tā kā tā. Tā, labi, laikam man šito te ir jābeidz šērot vienkārši. Tagad tā. Jā. Paldies, Orienta, par brīnišķīgo stāstu. Man liekas, vienkārši brīnišķīga analoģija, kā mēs tiešām varam salīdzināt dizaina procesu un izaicinājumus, kādi mums rodas. Mums ir sakratuši arī daudz jautājumu. Tad pirmais jautājums ir no Jeļenas, un jautājums ir par argumentēšanu. Tad vai tev ir kādi padomi, kā dizaineru komandā attīstīt tieši argumentācijas prasmes un kā tiešām par šiem te figmas klučiem skaidri un saprotami arī stāstīt? Jā. Tas, kā mēs to darām, ir vienkārši saglabāt tādu kultūru, ka prasa, kāpēc? Kāpēc tu to darīji? Kāpēc šitas te zilā krāsā? Tā ir viena lieta. Ir tāda grāmatiņa, viņa ir, es tā kā speciāli, lai man būtu sava veida autoritāte, esmu grāmatplaukam blakus. Ir tāda Railī grāmatiņa, kas saucās Argumenting Design Decisions. Viņu var izlasīt īstenībā. Viņa diezgan interesanti ir. Bet arī tas, ka dizaineri paši prezentē tās savas lietas, tas, ka tev ir jāprezentē un jāstāsta par to, man liekas, ka tieši tā kultūra ir tāda, ka, ja kāds saka, šitā te jādara, ka smuki, tad tu viņam kad visi tā kā uztur to, man liekas, ka tā tāda kaut kāda kultūras lieta.
Bet kā to iemācīties, jā, man liekas, ka ir tāda grāmatiņa, man liekas, viņai tāds putniņš virsū ir. Labi, es viņu tādu nevaru atrast, bet to var izlasīt, ja tiešām gribās, jo tā argumentācija ir ļoti, ļoti spēcīga un svarīga, ka viņa ir. Jā. Tad Katrīna jautā par copywriteru, vai vari pastāstīt par iegūmu izmantot copywriteru un vai savu kopējo redzējumu par šo te? Par UX copywriteru, jā, mums ir baigi. Pirmkārt, viena lieta, kas rodas mums, ir tas, ka ir kaut kāds tāds terminu alignments. Un kādam ir jauna, un tas, kur mums ir vislielākā problēma īstenībā, ir kas alaino valodu. Jo jums ir kaut kas rakstīts webā, kaut kas rakstīts produktā, supporta artiklos, vēl kaut kas, tur ir kaut kādi termini lietoti. Un ir vajadzīgs cilvēks, kurš to visu pārauga kaut kā. Mums šobrīd, mums ilgu laiku bija tā, ka tur produktu owneri rakstīja to kopiju, designeri tur ar sagrieztiem zobiem rakstīja. Pirmkārt, mums jau visi tie produkti ir angliski. Un ar to bija, tas bija diezgan sarežģīti. Tagad mēs kaut kā lēnām sākam to kārtot, tur veidot tādu savu vocabulary un čekot līdzi, jo vienkārši tas galvenais, varbūt tā galvenā problēma ir tāda, ka tiešām tur nav tāds alignments, jo tas, kā es tagad sāku skatīties uz to kopiju, ka viņa būtībā, es nezinu, varbūt tur ir kaut kāds rīks ārā, es pats tik ļoti labi nepārzinu to, bet kopija būtībā ir līdzīga, ir tie design tokens visādi, tur pogas un kaut kas līdzīgi arī ir ar kopiju, kur ir kaut kādi saukļi, viņiem arī ir tur ir kastīte ar virsrakstu pogām, un tad ir tikai kastīte. Tur kādam tas ir jāmēģina. Es nezinu, vai es atbildēju par to, bet, jā, vēl arī kaut vai vienkārši basic proofreadings, jo mēs angliski visi ir tādi, jā, mēs skolā, mums tur bija A līmenis un 10, bet tad, kad ir jāsaprot, tad, protams, native speakers arī ir baigi svarīgi, jo mēs kā latvieši nezinām daudz ko arī, jā. Un arī, jā, arī daudz arī tā kopija ir labāka, ja to raksta kāds, kurš to dara ikdienā. Tad visādi warningi un viss kaut kas tur reāli, tā ir vajadzīga funkcija ļoti. Manuprāt. Tad Aurēlija saka, liels paldies par vērtīgu informāciju un arī čatā daudz komplimenti pirst. Un jautājums ir tāds, kāda ir bijusi tev lielākā kļūda dizaina procesā pēdējo gadu laikā un ko esi mācījies no tās? Dizaina. Man liekas, ka tas ir tāds, es teiktu, tas ir tāds kaut kāds tāds nevajadzīgs perfekcionisms. Vai es nezinu, vai citi zina, ko tas nozīmē, kad iespējams tu pasēdi ilgāk darbā, taisot kaut ko, kas nav nevienam vajadzīgs. Un tā galvenā lieta jau ir tas, kā tu risini to lietotāja problēmu, to lietotāju, ko tas lietotājs ir panākt, kā to naudiņu nopelni. Ne tik daudz tas, kur tu tur mēģini savus ambīcijas risināt, vai ne? Lai ir tā, ka pašam patīk, vai ne? Kur tomēr palīdz ļoti, man liekas, ka tu palaidi kaut ko un aizturēt. Tas arī, es ļoti varu piekrist Gustavam, ka tomēr mēs esam tādā vietā, kur mums jākustās ļoti ātri, un tas ir visiem startupiem. Tie digitālai produkti, tas, kurš ir ātrāks, vinē, un tas, ka tu tur taisi tagad kaut kādas tur visādas tur ikoniņas, varbūt pat zīmē tad pa vakariem, tas nav tas, kas to dara, risina, vai ne? Jā. Tad, Katrīna, arī šo tēmu turpinot, kā izvairīties tieši no šīs komponenšu mutācijām, kur mēs tiešām slīpējam šīs mutācijas, kā tad no tā varētu izvairīties? Laba lieta ir tāda, pieņemsim, ka jums tās komponentes tur viss baigi forši, un viņas ir alainotas ar izstrādātājiem. Tad izstrādātājiem ir tāds, ok, man ir tur, nezinu, šitā komponente, man viņai ir tur mutācija A, mutācija B. Tagad kur dizainos ir C, vai ne? Tagad, tas man aizņems 5-6 stundas to uztaisīt. Ok, mēs gribam, izstrādātāji 5-6 stundas maksā tik un tik. Tad, varbūt tu vari ar to A un B tomēr iztikt. Man liekas, ka tas ir tīri tāds, ja jūs esat alainojušies ar tām komponentēm ar izstrādātājiem, tad tas ir būtībā kaut kas tāds, jā. Es teiktu, jo tas, ka tā komponenta eksistē Figmā, ir tikai kaut kāda viena lieta, viņu vajag arī uzkodēt un notestēt, un iespējams viņi nedarbosies uz kaut kādu Safari tur vai uz Internet Explorer, un tad, tā tava mutācija tur beigās ir pāraugusi, tur reāli tur 1000 eiro vērta, vai ne? Brīnišķīgi, jā, Jānis arī tieši
šo jautā, tad tu minēji, jā, ka taisiet funkcionālus prototipus, un kā jūs dizaina komanda to dara kopā ar programmētājiem? Vai jūs būvējat uz produkcijas bāzes beta versijas, un cik ātri tas parasti notiek, un vai jums ir programmētājs, kas tieši to dara kopā ar dizaina komandu? Jā, mums ir baigi paveicies. Mums ir tādi programmētāji, kuri ir ar tādu, mums tāds programmētājs, teiksim, Jevgeņijs, viņš sākumā vismaz bija dizainers. Tad viņš pārgāja par frontend izstrādātāju. Un tad mums ir tādi vairāk tie izstrādātāji, kas tos prototipus taisa, viņi arī ir tādi vairāk UI focused. Un tas, kā mēs, teiksim, tai mobilai aplikācijai, jā, mēs taisam tos funkcionālos prototipus, viņus mēs taisam tā, ka būtībā tā ir tāda nenotestēta rupja versija, kur kaut kas nestrādā tā kā vajag. Un viņi iespējams nestrādā uz kaut kādām ierīcēm. Tas ir galvenais, tas, ka principā mēs vienmēr, kad mēs taisam tās versijas, mēs iztiekam ar tām gatavajām komponentēm, jo mums ir tas ideālā gadījumā tas, kas tur ir Figmā, ir kaut kādas komponentes, kas izstrādātājiem jau ir, un tad viņam no tām komponentēm salikt. Viņam ir, man liekas, ka viņš pat arī tagad mums ir uztaisījis tādu, mums īstenībā nākamnedēļ par to, man liekas, ka šonedēļ bija kaut kad jārunā, es neesmu bijis tajā sapulcē vēl, bet viņš ir uztaisījis tādu vizuālu kompozeri, kur tu būtībā vari no tām komponentēm tā kā būvēt kaut ko. Un tas ir baigi krūti, un mēs īstenībā tās komponentes optimizējam vairāk, lai viņas varētu būvēt. Un, teiksim, tur bija labs piemērs par tām mutācijām, ka tās mutācijas neļauj šito te darīt. Un tas, ka tev ir tās komponentes tāds daudz, ka tu vari no viņām ātri fiks kaut ko salikt, tas ir baigi svētīgi. Protams, mīnus tam ir tāds, ka paiet ilgāks laiks, kamēr tu vispār šito kaut kur dabū. Nu, teiksim, uz pirmo versiju, jā, mēs testējām tā kā vienkārši, tur Figmā mēs izķērām varbūt tur kaut kādas klikšķināmas lietas, vai tur kaut kas tur, ka back nevar paiet, bet tā kā tad, kur ir tā, tad, kad jau mēs ieskrējāmies, mums jau bija tās komponentes, tad mēs varējām to sākt darīt. Tā kā, tas, man liekas, ka arī atšķirīgs no tā, kādā fāzē jūs esat īstenībā, jā. Tad vēl jautājums par produktu komandām. Jeļena jautā, kā jūs balansējat efektīvu dizaineru savstarpējo komunikāciju un sinhronizēšanos ar dizaineru darbu produktu komandās, un kā arī cik daudz dizaineri šobrīd vispār esat? Jā, mēs neesam daudz, mēs esam tikai 3 dizaineri. Tā kā, mums tā problēma, mēs bijām 4 vienu brīdi, bet mums ir design reviews, ko mēs rīkojam, mums tur ir Slack kanāls. Tas, kas mums arī ir tas, ka mēs taisam, tā kā, dizaineris kaut ko ir uztaisījis, tad kopīgi ar to produktu komandu viņi parāda visai tai produktu komandai, un tad es tur arī esmu, un tad es apmēram zinu, ko kurš dara. Un tad, teiksim, tajos dizaina mītingos mēs tur varam alainoties, vai tad es varu nodarboties ar to matchmaking, kad es varu teikt, tur uzpresi viņam tur bija šitas te, ko tu tagad taisi, un kaut kā tā. Es nezinu, vai tā kā vairāk, protams, labi, mums tur ir kaut kāda Figma, kur ir tur ar komponentēm sataisīta, kur visi tā kā tur šāro kaut kādas lietas. Mēs arī, tā kā, kad ir tie design reviews, mēs arī taisam tādas, tur, kur viens, teiksim, citi tur mācās, tad, ja kāds kaut ko ir jaunu labi iemācījies, tad pastāst citiem, tad arī tur var to prezentācijas skilu uzskačāt, tā kā, tā kaut kā, es domāju, ka tur jau, protams, ja ir tāda liela dizaina komanda, es tur nesen vēl skatījos, tur, teiksim, ir tajā Figmā konfig tās sapulces, kur ir tur visādi tur Netflix, džeki, tur jau ir pavisam cits līmenis, mēs esam diezgan mazi, tā kā, mums nav arī tik traki, tā kā tur pat var sazinies. Es vēl arī taisu one-on-ones ar visiem, tad tas arī ir tāds kaut kāds, jā. Bet, jā, pēdējā lieta, tas, ka mēs diezgan maz, tā kā, teiksim, tie dizaineri, viņi ir diezgan patstāvīgi, tā kā viņi auno to savu tā kā problem space, viņi nav tā kā tur tādi, kur atnāk, ja tās, kas tā kā savācās, tā kā, es tāds esmu, bet tāpēc, ka, jā, es esmu tur laikam tāds, kurš dara visu, bet, jā, pārējie nē. Un pēdējais jautājums būs no Aurēlijas. Kuru taro karti tu izvēlētos kā svarīgāko? Šis labs ir, kur ir svarīgākais. Es nezinu, droši jau, ka tas full ir svarīgākais. Tas tā kā ievad visu to deku. Jā, paldies, tas ir katrā brīdī, kāda var būt, visas var būt svarīgas, paliekas, kad... Jā, un iebiruši tiešām ļoti daudz komplimenti par prezentāciju, un tiešām, ka tā ir ļoti radoša esence, ļoti radoša veids, kā parādīt UX esenci. Tiešām liels paldies par brīnišķīgo stāstu.
tev un arī milzīgs paldies arī Gustavam. Un tas, ko mēs šobrīd darīsim, tad es došu vārdu Krišjānim un tiešām no visas sirds tad arī gaidīsim jūsu atgriezinisko saiti par šo vakaru. Krišjāni? Nu tā. Sveiki visiem. Es ceru, ka jūs redzat man ekrānu. Zils slaidos super. Jā, vēlreiz paldies. Jā, tiešām brīnišķīgas prezentācijas un viss. Un tieši tāpēc mums būtu ļoti būtiski dzirdēt no jums šo feedback un saprast, kā mēs varam tieši pilnveidoties un kļūt aizvien labāk ar katru nākamo reizi. Tā kā lūkšu jums lūdzu paņemt savus telefonus rokā un ar kameru nofotografēt šo QR kodu, kas jūs iemetīs pa taisno šajā feedback sesijā, vai arī iet uz šo slaido lapu un ierakstīt attiecīgo kodu, ko redziet ekrānos tajā. Kādu brīdi pagaidīšu, kad jūs to izdariet. Un šis nebūs pārāk ilgi, tur tādi 8 īsi jautājumi, nedaudz par jums un nedaudz par to, kā jums patiks šis vakars. Tā. Tad es atvēršu varbūt tiem pirmiem, lai jau var ierakstīt. Joprojām QR kods paliek maliņā un cipari, ja jūs vēl neesat, bet došu jau iespēju pirmiem, kas ir iekšā tikuši, padalīties to, kāda ir jūsu profesija, ko jūs nodarbojaties. Jūs esat UX dizaineri, produktu dizaineri, UI, kāds mārketinga cilvēks, varbūt SEO. Tā kā droši. Tas mums palīdz saprast, kas ir mūsu dalībnieki, klausītāji un attiecīgi. Tā, tas cipariņš jāievada ir iekšā sākumā tajā slaido.com, jāiet mājaslapā un tad tur ir iespēja ievadīt. Skatos, kad kādam šeit netiešām sanāca. Redzam arī, kad liela daļa arī grafisko dizaineru. Šo var redzēt, tie, kas uzrakst lielāka veidojās, to arī ir mūsu starpā ir vairāk. Tā, skatos, kad esam sarakstījuši tie, kas labi, varbūt vēl kādu 30 sekundes, un tad virzīsimies uz nākamo. Tad, kas paspēja ierakstīja, kas nepaturēja šo informāciju pie sevis. Tā, pēdējie burti. Tad virzīsimies uz nākamo. Labi. Nākamais jautājums, kā jūs uzzinājāt par šo pasākumu? Vai es biju ar Facebook, LinkedIn, Slack kanālu, vai arī kāds jums par to pateica? Tas arī mums palīdz saprast, kur no sociāliem tīkliem mūsu message reklāmiņas par nākamajiem pasākumiem tiek dzirdēts vairāk. Tā šis šķiet, kad attiecīgais cilvēku daudzums būs aptuveni jau saspiedz, nedaudz ātrāk nekā rakstīt profesiju, tad virzīsimies tālāk. Kā tu vērtē šīs dienas pasākumu? Tad būtu interesi dzirdēt, kādas jums bija domas par to, kā viss notikās. Un ja jūs gadījumā netiešām uzspiežat uz citu zvaigznīti, jo telefona ekrāns ir mazāks nekā tās 10 zvaigznītes, tad droši varat arī nomainīt savu atbildi uz vēlamo. Skatos, ka cilvēki ir sabalsojuši. Virzamies tālāk. Kā jūs vērtējat šī vakara iesildīšanās aktivitātes?
Un runa ir par šiem breakout roomiem, kas notiek. Pirmais bija, kad jūs runājat par bērnības profesijām, un otrs attiecīgi bija par šo produktu dizainu nākotni. Nu tā. Skatos, ka pēdējie cilvēki vēl domā, bet domāju, ka varam arī virzīties uz nākamo. Un nākamais seko iepriekšējiem 2. Ko mums uzlabot, lai sasniegtu 10? Vai respektīvi, kas bija tas, kas jums pietrūka, vai ko jūs būtu gribējuši dzirdēt vairāk, vai kas jums nepatika, kas patika, un droši izskiet savas domas, un tas būs kaut kas mums palīdzēs arī turpmāk pilnveidoties un uzlabot šos meetupus. Jā, ko mums uzlabot, lai sasniegtu 10? Nu, trūks klātien, tas gan, bet nav. Cerams, ka drīzumā varēsim arī tikties vienu vietu. Un es domāju, ka tas alus gan jau visdrīzākais roku rokā ar to klātienes tikšanos. Jo tagad tas jau katrs laikam parūpējās par sevi, kas viņam ledskapī vai birojā stāv no dzērieniem vai ēdieniem, kā cepumiem. Jā, varētu biežāk. Tas ir kaut kas, ko mums tiešām apsvērt un skatīties no pieejamā laika un enerģijas. Bet, esam noteikti. Kādam arī tos break rooms nevajag. Labi. Tad par valodu arī, ka angļu valodā varbūt varētu turpināt vienkāršāk izteikties. Tam es ļoti labi piekrītu, saprotu, un arī ir tā, ka pārslēgties no profesionālās vidas angļu valodā un kaut ko runāt latviešu valodā bieži vien trūkst tā vārdu un termini ir pārsvarā angļu valodā. Jā. Biežāk. Ja nebūtu iespējams ierasties, varētu jau domāt par kādu hibrīdu variantu, kad viss notiek klātienē, bet mēs laivā laižam pašu ierakstu un prezentācijas. Es domāju, ka šo arī varētu padomāt, kā nedaudz politiskas pieskaņas. Nevarētu nepiekrist. Tā, tad varbūt pabeidzam rakstīt pēdējos teikumus un tad virzīsimies uz pēdējiem jautājumiem. Tā. Kāds pāris sekundes, lai pabeidzu domu, kur vēl raksta, un spiedīšu tad jau nākamo. Turpinām LV. Labi, tad šīs nots. Vecais labais NPS, jebšu, vai tu ieteiktu šo pasākumu citiem? Un viens attiecīgi pavisam negrib nevienam ieteikt, un 10 pavisam noteikti kādam gribētu šo pasākumu ieteikt. Tad lūdzu arī sabalsojam par šo. Tā skatos, esam to izdarījuši. Tā pēdējie vēl klikšķi.
un virzamies uz priekšpēdējo. Par ko tu vēlētos dzirdēt nākamajā meetupā? Kas varbūt būtu tās tēmas, kas jums interesē, ko es gribētu dzirdēt, vai varbūt jums jau ir padomā kādi runātāji, vai arī jūs gribat paši sevi nominēt, droši. Rakstam iekšā tēmas, rakstam iekšā personas, cilvēks, kurus jūs gribētu dzirdēt, par kādu, lai tēmas nākamo meetupu uzorganizējam. Vai ja ne nākamo, tad kādu no aiznākamajiem. Algu jautājums. Loma Agile komandā, research, ētika sistēmas, grafisko dizainu. Samaks ir būtisks. Nu, re, skatos, kad Irēna tev vēlētos dzirdēt cilvēku. Nu, dizaina sistēmas nalga jautājums ir tas, kas mums laikam ir viskarstākā tēma un gribētos saprast, cik tam man ir jāprast par manu darbu vai ne, vai cik tas viens ekrāns maksā. Vai pa stundām, vai pa projektu, tur jau varianti daudz, bet jā, pašam man arī šī tēma ir pa brīdim interesanti, kā tad beigās ir. Jā, dizaina sistēmas pat paliek nedaudz lielākas, tā kā tēma, kas pavisam noteikti būtu interesanti un saistoši lielākai daļai. Nezinu, vai šos divus gluži varētu apvienot, bet, jāstāsta, kur būs nākamajā, kur būs aiznākamajā reizē. Tā, labi, tad varbūt tad rakstam tos pēdējās tēmas, pēdējos runātājus, un jā, tu virzīsimies uz pēdējo jautājumu pēc neliela brītiņa, kad būs pēdējie sakrituši. Nu tā, labi, ejam tālāk. Un ko jūs sagaidat no UX Rīga kopienas šajā gadā, 2022. gadā? Kā jau minējām, šis mums šogad pirmais pasākums, plānojam vēl daudzus, bet kādas ir jūsu idejas un vēlmes, ko jūs gribētu? Go global. Okay. Baltijas līmenī, Eiropas, globāli pilnībā, būtu jau jautri. Ballīt. Tā ballīt, laikam, tas ir tā kopā ar to visu klātbūšanu un tiem aliem tēju un cepam, kur tur kāds rakstītajā. Vienā no iepriekšējiem jautājumiem. Workshops un ballīte, ja? Kā arī biežāk šo visu. Jā. Būt turpināsim, plānots nav beigt šo visu, tā kā par to varam neuztraukties. Nu tā, skatos, esam jau aptuveni novienādojušies. Un jā, paldies jums liels par šo feedbacku, tas tiešām ļoti noder. Un mēs arī gatavojot nākamos ņemam vērā, ejam cauri un lasam, skatāmies, kā mēs varētu veidot viņu labāk atbilstoši jūsu vēlmēm. Tā kā tāds dizaina domāšana arī šajā visā tiek veikta, tā kā testējam, mēģinām, uzklausām un katru reizi kaut ko arī pielāgojam. Bet liels jums paldies, un tad došu vārdu
Madara, tev tad jau vari nobeigt šo vakaru ar pāris vēl ziņām. Jā, paldies, liels Krišāna. Tiešām arī paldies mums visiem par atgriezisko saiti. Tā tiešām mums ir ļoti svarīga. Un nobeigumā tad brīvais mikrofons šobrīd mums būs. Tad, ja kādam uz sirds ir kaut kas, ko mēs vēlētos padalīties, vai tas ir par kaut kādu pasākumu, kuru mums ieteikt visiem apmeklēt, vai arī par darba meklējumiem, vai mēs kāds pats meklējam, vai arī tieši otrādi arī piedāvājam, tad lūdzu, mikrofons ir atvērts, ceļam rokas un droši varam padalīties. Tā, pagaidām neredzu. Tā, nu, ja nav šobrīd tās idejas, tad noteikti varam apdomāt, un tad noteikti aicinu arī pieslēgties un pievienoties tātad Slack kopienai mūsu, kur tad arī varam noteikti dalīties ar idejām, ar to, kas mums ikdienā ir aktuāls, varbūt kādi ir izaicinājumi, vai tieši kas sanāk, vai arī ar resursiem un materiāliem, kurus būtu mums visiem vērts izlasīt un iepazīt, tad noteikti tiekamies arī virtuāli starp mūsu tikšanās reizēm, tad aicinu piedalīties noteikti un pievienoties šeit. Un tāpat arī tātad tiekamies Facebook grupā un arī LinkedIn portālā, kur tad varam arī sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm. Bet jā, tad liels paldies tiešām šodien par dalību un vēlreiz milzīgs paldies arī mūsu brīnišķīgajiem šīs dienas runātājiem. Un tad gaidiet ziņas, kādi tad būs nākamie šī gada pasākumi, un tad tiekamies. Tā.